Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk. Par pirti! Par pirti! Par veselīgu dzīvi! Par dzīvi! Par gardu ēdienu! Par gardu ēdienu! Vitautas 100 gadu dzirkstošu minerālvielu. Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta bija treneris Liepājā, kas sāka savu tā treneru karjeru, ka man komandā spēlēja viens no Kristapa draugiem. No tā viņa tā hūdi, ja tā varētu teikt, slengā mazliet. Un tad, kad Kristaps bija Liepājā, tad tam čalim kaut kas vienmēr veselība bija kaut problēmas. Tur vajadzēja meiteņu vārdus sarakstīt. Kalendārs tieši tā uzgriezis. Šampis paģērbtu Lija. Viņam bija kaut kas stiprāk. Visi griezti. Nu, sākumā šampis, jā. Šņābi jau nelēja pagriezt. Šņābi jau nelēja pagriezt. Bagīti man nesalīdzina, es labāks vēl bagīti. Nu, ko, Ansija, tavs uznāciens ballīšu tēmā, svinību tēmā. Kas tev ir bijis tāds pats spilgtākais? Mēs varam aiziet. Tagad tusētāju pieskatīšanu. Tad Uģis pienāk pie manis, viņš skatās pusi, tur visi latvieši mani draugi atnākoši, viņš jau zina apmēram, Čakāns, viņš es tev redzēšu šodien, jebkur kaut kur ārā, tev visu nogriezīsim, tu vispār nespēlēsi, tu vispār nevienu savu šodien aizmirst. Paņēma top kaut kāds 4 skorers vai cik, kas līgā spēlējuši, tagad saliek tos skorers vienā komandā. Un tagad domā, ka tik būs. Katrs pa 30 augsta, principā 120 punktu garantē. Jā. Kad tur vīns atver dvēseli, jūs izveida cicerons. Vai labais? Sēdi cietumā un tevi izved uz halli pastaigā. Apsudo. Iemet golu un atkal apakaļ. Nav bijuši, ka tagad nedēļa nevar Mūžu. Es visu mūžu zaudēju. Basketbolā. Basketbolā. Ar deju soli. Realistiski man talanta kā tāda vispār nebija. Man bija vienkārši ieguldītais darbs par to, ka man ļoti patika. To, kas man iekšā darās, jūs jau neredziet. To mēs neredzam. Turi to sevi, jā? Pagaidām pieturēs. Nākamā epizoda var nepieturēt. Pagaidām pieturēt. Pēdējā epizoda. Pagaidām pieturēt. Izliksosies. Piedāvāju vairāk reklamas pauzēs neiet. Varam neatnākt. Esiet sveicināti, dāmas un kungi! Laipni lūgti Tirdzniecības centrā Domina Shopping un laipni lūgti arī sporta sarunu šovā Eksi. Šī ir tā reize, kad sastāvs 6. sezonā ir nedaudz mainījies. Bijušais volejbolists Ansis Medens ar mani ar vien, tāpat kā bijušais hokejists Jānis Sprukts, bet Žana Peineru esam palaiduši nelielā atvaļinājumā, aizbraucis pastīties, kā Kristapam iet, vai ne? Tā ir pus okeāna, nedaudz izveidināt galvu. Žans būs atpakaļ nākamajā reizē, kad mēs tiksimies, bet šodien ar mums kopā es gribētu teikt, viens no lielākajiem cilvēkiem Eksu studijas vēsturē, Kaspars Kambalta ir sēdējis, vai ne, vienu sezonu, tā ka, tas ir neviens cits kā bijušais Latvijas izlases kapteinis, kuram nepatīk, ka viņu dēvē par leģendu, jo par īsto leģendu kādā citā sarunā un citā podkāstā viņš ir nosaucis Uljana Semjonovu, kurai viņš varot pienest tikai 2 spaiņus ūdens. Tas ir neviens cits kā Uvis Helmans. Uvi, čau! Labdien! Mūsu regulārais skatītājs arī starp citu, vai ne? Uvi, tā ir? Jā, šādi skatos īstenībā, bet ko es gribēju piebilst. Tagad es saprotu, kāpēc Žants aizbrauc uz Ņujorku, tāpēc arī Kristaps laikam nespēlē, tagad viņš ir apstāties. Jā. Beidzot satikušies. Salikās kopā, vai ne? Savulaik man arī bija, mana komandā spēlēja, kad es biju treneris Liepājā, kas sāka savu, tā treneru karjeru, tad man komandā spēlēja viens no Kristapa draugiem. No tā viņa tā hūdi, ja tā varētu teikt, slengā mazliet. Un tad, kad Kristaps bija Liepājā, tad tam čalim kaut kas vienmēr veselība bija kaut kāds problēmas. Sakritība. Tagad Žāns aizbrauc pie Kristapa. Es saprotu, kāpēc Kristaps tagad nespēlē. Žāns gan jau ir diezgan ilgu laiku tur, un Kristapam kā reiz tur tās sezonas uzplaiksnījums, kad viņš sāk spēlēt, arī sakrit to, ka Žāns tur ieradās. Šobrīd viņš ir apslims, vai ne? Tā vismaz tā oficiālā versija. Jā, tas ir tas, ko es redzu šodien. Tas, ko es redzu šodien. Sekas tam, kāpēc Žāns. Jā, tieši tā. Uvi, kā iet pa dzīvi? Sen neesi satikts, sen neesi redzēts. Mēs te kopīgi jau aizkadrā pārrunājām, ka 15 gadus tu jau esi Eksa statusā.
Ilgi īstenībā, jā, bet kaut kā lēnām eju uz priekšu un ir kaut kāds jauns pieredzes un paiet kāds laika posms. Es pēc dabas tāds, laikam, nezinu, krasi mainīgs esmu un man visu laiku vajadzīga kaut kāda izaicinājuma un es bāžu galvu iekšā. Reizēm varbūt tur, kur nevajag bāzt iekšā, bet izaicinu sevi un uztver to kā mazu sacensību un cenšos izmantot to, ko man dzīve dod un to, ko man konkrētā situācija, konkrētā diena tagad ir uzlikusi uz paplātes. Visiem droši vien interesē, ko tu šobrīd dari, ar ko tu nodarbojies, kā paiet tavu ikdienu? Nu, šobrīd tā pilnīgi trāk atbraucot mājās, jā, principā notikās viss ļoti ātri. Tajā brīdī, kad es sapratu, ka es nebraukšu atpakaļ uz Japānu, tieši varbūt tādēļ, ka gribēju vairāk pie ģimenes būt un tā. Un nāca piedāvājums trenēt ASK komandu, būt sportklubā galvenajā basketbola trenerim, ko es pieņēmu. Un tajā pašā laikā, principā, paralēli tas viss notikās. Mani arī uzaicināja pievienoties Berģevu mūzikas un mākslas pamatskolā kā pulciņu basketbola treniņu vadītājiem. Tā kā šīs divas lietas dotā brīdī es daru un pilnīgi no viena tāda, teiksim, tā krasta uz galīgi otru krastu un skatos, kas notiekās. Un interesanti, atkal kaut kas jauns. Nu, kā jau teicu, jā, man patīk tāds jaunas lietas un es tā varu tā šūpoties. Nu, es jūtu, ka tu esi uz izķeršanu. Šodien tu pildīji, var teikt, sastā spēlētāja lomu šeit. Vēl viena opcija parādījusies. Jā, paldies īstenībā, ka uzaicinājāt. Paldies. Vienmēr laipni. Jāni, kā tu atceries kā basketbolists? Kur jūsu ceļi kaut kur ir krustojušies? Nu, mūsu ceļi, jā, tani atkal drusku. Es esmu drusku jaunāks. Jā, drusku, jā. Nedaudz. 10 gadu apmēram. Drusku nedaudz liela starpība. Laimīgi gads neskaidrs. Bet tu vis jūtās jaunāks par tevi joprojām. Jā, es ticu. Tairo, vai ne? Iekšējā. Iekšējā. Ārēji arī. Es to neizrādu. bet noteikti, jā, ka viens no līderiem, ko es esmu skatījies basīt, tanīs, es teiktu, pirmajos ziedu basketbola laikos, kad bija tie labie panākumi, ka labās spēles noteikti pārdzīvoja līdzi. Tanī jauniešu un tanī savā jauniešu laikā bija viens no tādiem cīnītājiem, kas varēja iziet un parādīt to labo spēli, kas arī atsaucās uz visu komandas sniegumu. Neteiksim, tur labi tikai, zin kā, iemet tur trīnīti bet tā visa, tāda jauda, ko es esmu atcerējos no tā laika, ka Uvis rādīja, tas tā atmiņā paliekoši, ka tu redzi, kad cilvēks iziet un viņš pārlauž to komandas tādu, teiksim, spēli gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, bet tāda jauda, tāda pārliecība, ko nevar pazaudēt. Man liekas, arī tagad, es domāju, viņš... Aizsardzība. Jā, bet ar savu tādu... Kaut ko jaunu es uzzinu. Jā. Ļoti labi. Tagad apsies, cik veselīgs ārts, Uvis ir no komplimentiem. Sarkanāks var palikt. Bet Uvi, 90. gadi, es atceros, kad Latvijas televīzijās rādīja basīt. Gan Jaunmanis līga un vairāk par hokeju pat rādīja. Basīts bija LBL, rādīja katru nedēļas nogalu. Izlases un visus čempionātu mačus. Un bija tā, ka man bija, protams, SVH brocēni, Vētra, jā, tas numur 1 ar Zeidaku, un tā Uvis Metropole, 2,4 metri. Es vēl atceros ar Trūli tajā laikā. Jā. Jo man 99. gadā mēs dabujām tos pirmos NBA kompīšu spēles. Tu nebija iekšā? Es nebiju iekšā. Hellboys. Mēs viņu saucam par Hellboy. Ziniet, kā Hellas puisis, vai ne? Bet man bija kaut kādi 10, 11 gadi, un tas tiešām bija tā, ka Metropole visiem, viņa nespēlēja pa pirmajām vietām, bet Uvis ar Uvi tādu personību, būtību un enerģiju, tas bija tā kā viņa klubs, tavs klubs. Plus vēl tas spēles stils bija izcils. Trūlis un apakšā varēja. Man liekas, ka viņš jau arī nebija tālu no tāda Eirolīga arī spēlējis. Atceramies Bamberga, jā. Bet 90. gadu izlase arī, kad, sākās izlases tur kvalifikācijas, arī Uvis nebija, Latvijas izlase nebija iedomājama bez Uvja. Bija varbūt tur Bagatskis, Šneps vai ne, bet, Štelmachers tur vēl Štelmachers, man Štelmachers bija tāds mīļākais saspēles vadītājs, man liekas, bet Uvis bija 4. numurs, kā iecementāts. Tagad es domāju, kad viņš praimā, tagad varētu ar šiem bukiem pacīnīties pa izlases pie banki. Savas tāda bezkaunība un nekaunība, kas viņiem piemīt, man ļoti patīk. Ja? Bet tas viss gāja sinhronizācijā tāda cilvēcīga, lielais, bet viņš varēja tā
Pret ASK es atceros sēriju, kad Ventspilī, kad to Braksu stūmi ārā, ja? Bija tas Lobo. Tas bija forši spēlēt, jā. Tas bija forši, bet svara kategorija bija. Jā. Un principā viņš bija vēl lielāks, man liekas, par tev, ne? Viņš tāds, uzpūstāks. Kad viņš ielidoja, jā, visi teica, tas ir zvērs, tas ir viņš arī izskatījās tāds vairāk bokseris, fighters. Viņš tās trakais bija. Jā, un Uvis jau bija tā, teiksim, jau tuvāk karjeras beigām, bet tu viņu labi noturēji. Tas man spilgt arī atmiņā, kad tu parādīji, ka latviešu baileliņi nekas te neies cauri. Tā kā, jā, Uvis gan izlasē, gan metropolē. Atceros trīnīšu konkursu, kad, man liekas, vienu gadu vēl vinēja. Manā skatījumā viņš bija tāds zelta roga līdzvērtīga bagī. Cik tur tas procents bija? Statistiku atceries, cik tev bija vispār metropolēs? Ar bagīti tu man nesalīdzini, es esmu labāks par bagīti. Kāpēc ne? Es nezinu, cik bagīs vinējis trismu metienu konkursu Latvijā, bet viņš noteikti man nav vinējis. Viņš nav konkurence. Nav. Kāpēc Uvis domā šeit sēž un bagīs te nav? Jā, tieši tā iemesla. Jā, nopelna. Tikai tā iemesla. Es nekļūdos, tas tādu. Viņa asti jāpaceļas augšā, es nezinu, vai 4 vai 5 reizes svinēs. Jā. Beidz, Uvis tikko krasta mačā piedalījās. Es vasarā biju aizgājis krasta maču. Viņš jau tur arī. Tur es netrāpīju. Īstenībā smieklīgi bija tas, kad arī pirms tā krasta mača zināja, ka es iešu to krasta maču un ka būs trīnīši. Patrenējies bišķi, ja? Jā, un ar savu draugu Raimondu Feldmanu es zināju, ka viņam tā šūtinga mašīna ir. Domāju, jāaiziet pie Raimu, jāaptrenējas mazliet uz to mašīnas turību. Bet tā bija liela kļūda, kas to darīja. Es aizgāju vienkārši 2 dienas, aizgāju otrdienu, ceturtdienu, un es nedēļas nogalē neatceros, kad bija sestdiena vai kad bija tas krasta mačs. Es 2 dienas pamētāju un izmeklēju 400 metienus katru no šīm reizēm, un īstenībā, pirms tam es metis nebija ilgi un dikti. Visu izmet, jā, tadīs. Vienkārši locītavu. Momentāli tu sajūti, tā ir tāda nenormālākā kļūda, ko es pieļāvu, vajadzēja vienkārši mest uz svaigumu. Bet vēl viena lieta, es neesmu redzējis, ka viņš dankot, vai ne? Es savā laikā varētu vismaz pūli labāk iedankot. To gan es varētu visās pārējās. Tos gan neatceros. Dankers tu nebija, vai ne? Ak, tu Dievs, tu neesi redzējis spēles. To klausies, es pat bīnos, ka viņš nāk uz basīšu mačiem uz vīriešu spēlēm. Es zinu, ka viņš tur sieviešu volejbolu, basketbolu apmeklē, jā, varbūt kaut nezinu, sporta dejas vai ko. Bet vīriešu basketbolu, tāpēc tur arī neko neesi redzējis. Kādu labi apsīsimies video parādīs, kur Uvis iedanko. Ļoti daudz. Jā, un vēl ko, pirms kaut kādiem gadiem, 6, 7, Uvis vadīja dzīvesprieks nometnes, jā? Dzīvesprieks bija, jā, pie Vānas. Un tad arī bija tāds mums pirmais kontakts. Burvīgi bija atbraukt pie viņa. Strādā, novadīja volejbola stilā uz basketbola laukuma treniņus, un pēc manis, laikam, dārziņš bija lauds. Tā kā lielu visu cieņu Uvim par to, kad... tās nometnes turpinās, es saprotu, joprojām, jā? Tas ir tāds sociāls projekts īstenībā, tā ir asociācija dzīvesprieks. Sabiedriskais darbs. Kā es beidzu spēlēt, tā es tur uzreiz trāpījos iekšā ar savu sievas palīdzību, un kaut kā mēs tur sagājām kopā ar to vadītāju tā brīža, un katru gadu uz nedēļu iekšā tajos jauniešos. Tā ideja bija tāda, kad mēs viņus savadām pirms skolas kopā, tad ir sapazīstās tie nosacītie juniori ar vecākiem, kas jau tur mācās, un tad viņi tā bišķiņi pamaisās, un tad pienākot 1. septembrī viņi jau draudzējās, pazīst viens otru un tam līdzīgi. Un formāts bija tāds, ka mēs katru dienu tā esam kaut kāds sporta veids. Mums nezinu, volejbols, basketbols, hokejs, florbols. Mums ir viskaut kādi bijuši riteņbraukši. Jāris Piziks, Jolanda Ukure, Ansis bijis, Valds Mihelsons arī, ar kuru palīdzību mēs dabūjām Ansis pie sevīm. Tur tas formāts tāds viss vienā sportā no rīta līdz vakaram. Protams, arī basketbols. 2 treniņi basketbols, volejbols 1, basketbols 2 treniņi. Tā viņi te nospiež mūsu, Jāni. Jā, tās pirmās dienas kaut kāds tā grūtāk ir, bet pēc tam ir viss kārtībā. 4., 5., 6. diena tie jaunieši savākti ir disciplinēti, visiem baigi patīk. Jauniešiem tagad nepatīk nometnēs sēdēt un sportot un telefons likt nost. Tagad visiem gribās kaut ko scrollēt, bet tas laiks ir, ka bez telefoniem, bez televizoriem, principā svaigā gaisā visu laiku, ja ir labi laika apstākļi, un man tas ļoti patīk. Jā.
No skaidrs. Ja par atmiņām runā, tad man saistās ar spēlētāju, kurš bija Valdis Valters. Mums te visas paudzes kaut kā ir dēvējis, vai ne? Mums ir Zudusī paudze, ja, kas bija tā īstā paudze, vai ne? Pēc tam mums ir tā dzērāja paudze, tā tusētāja paudze, ja. Uvis bija būtībā tā saikne starp abām, un es gatavojoties raidījumam, es uzgāju vienu tādu interesantu interviju, ar kuru man arī viss asociējās savā ziņā. Un tā bija intervija, kur jūs dodaties uz 9. gada čempionātu ar to zvaigžņoto sastāvu, vai ne? Saucē zvaigznē. Beigās zvaigznes visu pēdējā laikā. Kāds noskaņas komandā pēc čempionāta? Tāds, teiksim, Tagad vai nekad? Es domāju, ka tagad, No optimismu tavā balsī nedzirdu. Tik traki jau nav. Pēc definīcijas tagad vai nekad tas ir tāds, nezinu, nav spriedums apmēram. Jā. Tas jau pēc, sākotnēji kaut kur aizšauts garām. Tas tāpat kā, tas tagad nekad, tev, man liekas, ieliek tādā spriedzē, spiedienā, tas augas jau vien, tad... Nē, bet pa lielām pašiem spēlētājiem nebija tā, ka tur baigais spiediens. Tas bija marketings, vai ne? Tas vairāk marketings un apkārtējiem cilvēkiem, viss tagad hypes un tam līdzīgi, un, protams, ka sastāvs bija ļoti labs un varbūt bija savākt, reizēm salikt spēlētājus kaut kāds, supertalantus, superego kaut kādiem, zin kā bumbu tomēr tikai vienu. Un tas ir pierādījies daudzas reizes. Atceros arī jau pieminētām tagad trenerim Aināram Bagackim. Sēlēk viņš spēlēja Polijā un ir tāda pilsēta Pruškov, kas ir, pie Varšavas, tur kaut kāds dažs kilometrs pie Varšavas pilsētu, un tad viņi taisīja labu komandu, tur bandīt naudu kaut kādu, un tad, principā, viņi uztaisīja komandu no savās iepriekšējās sezonas, paņēma top kaut kādus 4 skorers, kas līgā spēlējuši, tagad saliek tos skorers vienā komandā. Un tagad domā, ka tik būs. Katrs pa 30 augsta, principā 120 punktu garantēt. Tā ķīmija nesiet kopā loģiski, un tad atkal tie bandīti, mēs taču tagad maksājam piķi, un jūs tagad te nespēlētu mēram. Tā vairākas liecos to, ka tomēr nesakritu tās pēdiņās zvaigznes visas kopā, un tas varbūt tas alķīmija nebija. Tas varbūt tas rezultāts, tādēļ viņš bija, kā viņš bija. Pirms mēs ķeramies pie tā, ko Ansis parasti vislabāk mums šeit dara. Viņš griež to tēmu rati, to mēs tad brītiņu darīsim. Es jau gribu uzvaicāt tāds, tavs šī brīža plāns. Tu saki, šobrīd tu esi nobāzējies Latvijā. Tāda lielā basketbola trenēšana, kur tas ir palicis, tu gaidi kaut kāds piedāvājums, tu kaut ko darbojies, domā, vai šobrīd tu esi nobāzējies un tu gribi kādu laiciņu būt te? Dotā brīdī loģiski, kad es uzņēmies pienākumus, es tos pienākumus pildīšu gan skolā, gan saistībā ar armijas klubu. Tas mācību gada beigas, sezonas beigas, vai ne? Sezonas beigas, mācību gada, principā abās vietās sakrīt. Tas ir, un pēc tam tad ir mana opcija. Pagaidām es neesmu par to domājis, pagaidām es vienkārši daru, ko es daru. Loģiski, es arī mācos, jo es nekad neesmu beigts tā strādājis ar bērniem tik ilgstoši. Tas tomēr ir izaicinājums. Un tās ir pilnīgi dažādas lietas. Jānis arī nodarbojas ar jauniešiem. Negluži ar bērniem, bet es domāju, tas ir tas pats. Un tas nav profesionālais sports un jauniešu sports, bērnu sports. Un šīs 3 kategorijas tur jādala. Un tas priekš manīm jauns patīk. Daudzas lietas nezinu. Ir iemesls zvanīt saviem kolēģiem, kas strādā ar bērniem. Pēc padomu, jā, apjautāties, kā pareizi jādara kaut kādas lietas, bet katrā ziņā informācija tā bāze man ir, un tad atliek tikai tos sīkums pielikt klāt. Man liekas, tas grūtākais tam profesionālam sportistam ar tiem jauniešiem un bērniem ir tas, ka tev visu laiku sev jāatgādina. Viņi vienalga ir jaunieši un bērni. Viņi uztver to informāciju. Un vēl, tā kā tu teici, mūsdienu paudzē, kad ir tik daudz, viss jau ir izmainījies no mūsu jaunības un dzīves, ka tagad ir telefoni, scrollēšana, un ka viņiem tā uzmanība ir savādāka, nekā mēs tur esam pieraduši pie tādas profesionalitātes no attieksmes ziņā. Tad pie jauniešiem ir brīžiem, tu saproti, ka jāievēl gaiss, jāiziet ārā no istabas, un tad jāienāk vēlreiz ar drusku pēc 5 minūtēm pašam galvu jāsavet kārtībā. Kad tu saproti, ka nevar tā, pašam drusku jāizpūš un vēlreiz visu to pašu, un tad, ko viņi uztvers, to viņi uztvers. Jā, bet tas pozitīvais jau tajā, teiksim, mūsu, ka mēs esam bijuši tie pro, ka mums ir tā pieredze, un mums ir šī pieredze, un mums ir dažādāk pieredze dzīvojuši, esam savādākos laikos, un mēs negluži varam salīdzināt, un mums nav jāsalīdzina, bet mēs to paņemam kā vienkārši kā rīku
Un tagad mēs kaut kādas lietas varam paņemt, protams, un kaut kādas lietas mēs nepaņemam. Un es uzskatu arī tie spēlētāji, kas bijuši ārzemēs vai ko redzējuši, kaut kādas citas kultūras. Arī no turienes mēs varam kaut ko savākt. Loģiski, ka nav jāvāc viss un atkal nevajag salīdzināt, jo apstākļi ir pilnīgi citi. Nezinu, iedzīvotāju skaits vai kultūra vai paradumi. Bet kaut ko mēs tomēr varam savākt un integrēt iekšā tajos, nezinu, jauniešos bērnos, ar ko mēs šancējam vai strādājam. Bet īstenībā basītī labi. Tagad runā par profesionālu komandu, piemēram. Cik mums Latvijā profesionālas komandas? Nav jau tu iespējams tik daudz. Īstenībā mums ir ļoti labi treneri. To tagad pierāda Jānis Gailīts. Vācijas kausu paņēma pilnīgākais underdogs. Jā. Tikko lasīja Matīs Rošla par meitenēm paņēma. Mums vienkārši kaut kādā veidā jātiek ārā. Un, varbūt es pārāk ilgi spēlēju, vajadzēja agrāk sākt par treneru strādāt. Bet varbūt šiem treneriem, kas ir jaunāki un kuri nav spēlējuši tik ilgi, bet sākuši jau trenēt agrāk, varbūt viņiem tā pieredze uzkrājusies lielāka ir, un tad viņiem, teiksim, tā skatu ātrāk pavērsies vaļā un tās iespējas, un viņi kaut ko arī sasniegs, jo galu galā arī mums katram ir ģimene, piemēram, kas ir ļoti svarīgi, un ja tu kaut kur brauc ārā uz ārzemēm strādāt, tad tev ģimene tā kā jāņem līdzi ir, un kaut kas jāizvēlās, jā. Kā treneri vai spēlētāji mēs paši zinām, kā ir pro sportistiem, kaut kādās austrumu bloku valstīs, ja 1, 2, 3, 4, 5, tās īpaši neveiksmīgas spēles, un principā, tad tu brauc mājās, un ja tu tagad brauks mājās, tad skola jāmaina, un tas viss, tā loģistika, un ja tev vairāk bērni, man to ir 5, tad tā menedžēšana. Padalies, Subi, tev bija tāds labs, nevar teikt mentors, bet cilvēks, kurš tev deva kā arī asistentiem Dainis Adomaitis, vai ne? Cik vispār viegli ir izbraukt latviešu trenerim uz āru, kaut kur aizbraukt? Vai tu kā reiz meklē tās saiknes kaut kur, ka kāds tev paņems līdzi, kāds uzaicinās, piepalīdzēs un tam līdzīgi? Jo vienu laiku no Latvijas basketbola tie treneri ārzemēs bija tomēr vairāk, man liekas, nekā šobrīd. Viņi ir tas pats hokejs arī. Labi, hokejā tur tas KHL ir aizvēries arī, vai ne? Tur Basītī Ukraina aizvērusies. Basītī Ukraina ciet, jā. Tas jau, arī dzen, jā. Varam savilkt tāds paralēls, jā. Kopā, jā. Nav tik vienkārši, vai ne? Protams, ka nav tik vienkārši. Jā. Protams, ka nav tik vienkārši. Kādam no latviešu treneriem jātiek kaut kur ārā. Savulaik treneris Bagatskis ir ņēmis mūsējos līdzi. Ir bijis tā, kad Ukrainā strādājuši kopā ar Igors savulaik Miglnieks arī bija Ukrainā. Arī paņēmis līdzi. Bija, tā, ka nav jau tā, ka neņem. Agrs Galnovs strādāja Ukrainā, arī bija paņēmis savējos, arī savus spēlētājus. Tas ir tikai normāli. Tā ir iespēja, vai ne? Tā ir iespēja, protams, un prieks, ka mūsēji to izmanto, bet tas tirgus tā mums samazinās. Un pie tāds, tā lielā televizora mēs netiekam kaut kādīgi ārā. Ja, piemēram, mēs runājam arī par Japānu. Hoķis Japānā varbūt nav tik populārs, kaut gan hoķis arī tur ir. Bet volejbols un basīts, tomēr tiem treneriem, kas tur strādā, viņiem vajadzīgs labs tāds CV. Jā. Ar tādiem labiem panākumiem. Tas bijis kaut kāds, olimpiskais čempions vai spēlēs olimpiskās spēlēs. Tur pietiek, ka tu esi kā spēlētājs bijis, vai tev vajag jau trenerim? Ideālā gadījumā kā trenerim, protams. Jā, bet kā spēlētājiem tas arī plus? Protams, tas ir plus, bet tas nav tik liels plus, ja tu esi kā treneris kaut ko tādu sasniedz. Ja tu tādu sasniedz, tad tas CV ieraksts ir, tā tev, kā mēs runājam, tas ir atkarīgs no teiem. Tu paliksi 5 gadus vai 10 gadus Japānā, piemēram. Jā, rietumu, kā es gribēju teikt, rietumu mafija paliek rietumu mafija, teiksim, es domāju, gan arī ne tikai volejbolā, basketbolā, kad viss Itālijas, Spānijas. Un tepat nav, laikam, sliktā nozīmē mafija. Tas ir vienkārši ir, jā. Lokāli patriotisms, tas ir ideāli, jā. Jā, mēs varbūt pat austrumu bloku Japānā, ka Uvis teica, arī tur pusgadu bija trenējies, bet tur arī dažreiz viņi ir glorificēja zvaigznes šausmīgi. Japāņiem patīk, tu esi tā kā elks tur. Un ja tu tur bijis pasaules čempions kā volejbolists un nospēlējis 5 gadus, viņi tev ņem ar atplēstām rokām. Protams, tev jābūt tolerantam pret viņu kultūru un jāmīl, bet viņus nevar nemīlēt tos cilvēkus tur. Jā, bet mēs varbūt savādāk runāt. Tad, ja mēs būtu liela valsts ar 100 miljonu iedzīvotājiem, tad mums būtu 30 basketbola klubu pirmā līgā, 20 volejbola klubu. Nezinu, cik hokeja klubu, kā 10 varbūt maksimums. 4. Tik Nūjas nevar sarakstīt. Jā, nebūtu tik liels rūpes. Nūjas, tas ir līmenis, ko ripo. Uz tā gala jau tas izliekums vēl tā. Bet vēl jau uz tā tur, kur tur jau arī viņi moči. Skočs beigsies Latvijā. Nebūs tik daudz. Jā, un tad mēs teiktu, tagad ārzemnieki brauc uz mūsu līgām.
Mums jau nav tagad to komandu, vienkārši nav to iespēju. Mēs bišķi esam tā ieslēgti iekšā, tāpēc mēs tur, tur mafija, nu kā tas ir. Savējie ņem savējos ir jāciena īstenībā, un savējos jāceļ augšā to, ko dara, piemēram, Āzijā, Japānā, visos kādos rīlos kaut kādos tur savējie tiek izcelt. Tur arī smieklīgi viens no pirmajiem, kas ir NBA džekiem, kas ir Japāns, kas spēlē tur NBA, tagad viņš ir kaut kādā zināmā vecumā, nepateikšu konkrēti cik gadu, un principā viņš tad iziet laukumā, viņš jau divreiz nado piespēli, un viņš jau ir ielā iekšā visu, un viss jau tā tas ir. Mēs to nemākam, mēs savējie, arī treneru starpā ļoti daudz dzirdēs, viens kaut kur iegries, kāds kur pakāšt, un tad, tas savējais pakāst, zin kā, tā nevar. Tā kā sēri, piemēram, kaut vai, viņi viens otru tur stum uz augšu, un velk līdzi, un palīdz, un atbalsta, tas mums jāmācās no savādāk, kā mēs to... Ļoti šitas, es pilnīgi piekrītu tuvim ne tikai sadzīvē, ne tikai biznesos, un mums tiešām Latvijā ir visur patriotismu, mēs runājam par patriotismu. Tā mums viens otru ir nevis tur jāatbalsta, bet vēl jāiedod to iedvesmu. Un tur ir baigi svarīgi, redz tās lielvalsts, kāds saka, Serbi, tie paši Japāni, Brazīļi, kuras bija, bāc, lai kā mēs laukumā necīnītos, viņi pēc spēles ir baigi draugi. Viņi, tur ir mums jāpamācās, piedodiet, sorry, bet tas ir tas, kas īstenībā ir tie 50%, kas mums ne tikai sportā, bet arī sadzīvē un ekonomikās mums virzīs uz priekšu, kad mēs tajā mazā tautiņu viens otru celsim. Viņi to dara. Viņi tomēr to dara, lai kā tie paši Itāļi, Brazīļi, Japāņi, ārpus pēc spēles ir baigā. Ko tu Jānim Jāni, Jāni, jūs te apceļat. Nē, Jānis nav pie Itāļiem un Brazīļiem tik daudz dzīvojis kopā. Tā ir ziemeļnieki. Viņiem ir hokejs, ja nav Brazīļiem? Nav, viņi vispār redzēja. Jamaikā bija bobslēs. Pirmo reizi hokeju viņi redzēja. Viņi redzēja Martīnu Dukuru un hokeju, kas parādīja. Bet kā ir ziemeļniekiem? Tagad bija kaut kur, man liekas, tieši skatījos Indijā atklātais. Kaut kāds bija tur hokejs, un tāds bija ļoti interesants. Par hokeju tu dušiem grūti saukt. Viņi spēlē tām pa šaibām. Nē, bet bija tā kā īsti, bet tur viens kaut ko dara, pārējie tur uz laukumu skatās, ko viņš dara. Tad izskatījās tā interesanti. Bet, ko es domāju, mēs tādu labu ievadiņu esam veikuši. Uvels ir nedaudz iesildies, vai ne? Viņš to roku bišķiņu tur tajā krasta mačā sabojāja, vai ne? Ir viss labi, jā? Jā. Tagad jau ir ateļojusies atpakaļ. Gaida lieta. Ansi, tu vari, kā saka, darīt savu pamata lomu, kas tev jāizdara, vai ne? Katrā raidījumā vismaz pāris reizes. Domina shoppinga tēma rats tavā rīcībā. Mums ir 8 tēmas uz rata. Šodien mēs pagosim došiem kādus 2 vai 3 izrunāt. Ja, bet viņiem tur vajadzēja meiteņu vārdus sarakstīt. Kalendārs taču tā uzgriezis. Un telefonu numurs iekavījās. Jennifer, Ana Paule. Bet meitenes vārds gan nav, ir vīriešu vārds. Ants Vitautas, lietuviešu. Mūsdienās. Tas ir mūsdienīgi, vai ne? Minerālūdens mūsu, kā saka, minerālvielām bagātākais ūdens Baltijā mūsu veldzēja un pirmo sezonu. Un ko tad mums Vitautas piedāvā? Tēma – uzvaru svinēšana un zaudējumu pārdzīvojumi. Tā ir mūsu šīs dienas pirmā tēma, kolēģi. Tā diezgan labi saliekas kopā, es jau pieminēju to tusētāju paudzi, vai ne? Viens tusētāju paudzes, ne gan īsti pārstāvs, viņš tomēr tur vairāk domāju, ka stāvēja maliņā, vai ne? Pieskatītos tusētājs. Tur jau kā sanāca, ka vai pārāk labi. Viņš jau domāju, celsies un ies prom. Šitas jau neiet kopā. Pieskatīt tusētājs. Tad jābūt pieskatīt tusētāju. Kā bija, jā, tusētāju pieskatīšana. Kur tu biji, starp citu, jā, kad tur, nezinu, Bērza vai kura tur numuriņā dega tie palēgi un tas matracis. Kur tu biji tajā laikā? Durvīm skrēja kaut ko. Ir tik daudz kaut kādas stāstus, kaut kāda atgadījuma bijuši. Tagad ir mums to, Ādolfs te sēdēs, Kambis te sēdēs. Viņi stāstījuši tās savas versijas, tu varētu to savu tagad izstāstīt. Un salikt trietas kopā. Jā, bildi salīmēt kopā. Viņi nesalīmēsies. Bet stāstot visas tās versijas un kaut kādas tās figūriņas stāsts, un tam viņi vienkārši ļoti daudz. Un daudz nevar stāstīt. Bet cilvēki, sabiedrība reizēm nesaprot to visu. Un tad ir tie izlases spēlētāji, profesionāli sportisti, un kā jūs šitā tēma, kā jūs tā, palielinājās ņemam, kā profesionālais sports vienkārši ir, tā ir izklaide. Tas ir, kā mēs esam aktieri, gladiātori, vienalga sauziet, kā jūs gribiet. Kāds ir gatavs maksāt, es esmu gatavs, nezinu, mest kūleni. Maucam, spēlējam, zikā. Pēc tam, kas tur notiekās, loģiski tagad sevišķi šajos laikos vispār ļoti grūti kaut kur noslēpties telefonu un vispārējais. Bet par to tusētāju pieskatīšanu,
Ko liest? No sākuma, Uzkārās. Kur tu biji tajā Eros, laikā, ka viņi tas Eros. aizgāja ciet, jā, vienkārši. Nē, visādi ir bijuši, bet par tām sinēšanām tieši tāpēc arī uzvilkšas man tāds nozīmīgs džemperīts ir tagad braukšu uz Vāciju pa brīvdienām Bambergai spēle pret Frankfurtas Skyliner un tieši 20 gadus atpakaļ mēs 7. fināla spēlē tieši Līgo vakarā uzvarējām Frankfurtu. Tad es tev varēšu pateikt, kā es tos tusētājus savaldīju. Es tagad braukšu uz Vāciju, tur citādāk tusētāji, tur arī viss kaut kā tusē. Un būs tāds liels māčs, un atkal autogrāfs parakstīšana, un viņi tāds šovu, un īstenībā tā ir baigi foršā lieta, kad arī pēc 20 gadiem, 2005. gadā mēs uzvarējām čempi, un tā bija 50. sezona Bambergas klubam kā tādām Vācijas līgā, tāda nozīmīga kā tāda jau, un plus pirmais čempis vinētājs. Tā labākā lieta bija tā, ka mums pēc nedēļas sākās izlases nometne 1. jūlijā, mēs spēlējām 23. jūnijā, tā kā principā nedēļa, tas tā beidzās tas viss, un tad es braucu pataisno uz nometni. Un cīnības bija? Beidzās tas viss, un tad es braucu pataisno, jā. Jā, es domāju, tas ir tāda forša svinēšana. Vācija, man liekas, ir īpaši. Es zinu, ka es biju pie Jāņa Šmērņika, viņš spēlēja tur Berlīnē. Berlīnē viņš bija, jā. Tur viņi būtībā tās tikšanās ar tiem faniem pēc katras spēles viņiem tur notiek, un tas viss tiek veidots. Manuprāt, tas ir tas virziens, kas jāiet būtībā arī, ko šeit mēs redzam šobrīd Latvijas tajā mērogā, ko Zeļi dara, vai ne? Kur arī pieminot tavu puiku. Īstenībā Zeļi, ko Zeļi dara, ko šajā laikā, ko ir iztaisījuši Edgars Buļs ar Ženhofu Artūru. Īstenībā man liekas, uz to būtu arī jātiecās. Jā, varbūt reizēm tā mazliet izaicinoši, bet galā tā ir, kā mēs runājam, tā ir izklaide, izrāde, vienalga, kā lai to sauc, kur vajag piesaistīt cilvēks, kas nāk iekšā. Un mazliet arī par to, kā to visu pasniegt. Piemēram, es biju vairākas gadus atpakaļ, kad arī mēs ar Krišu braucām. Pirms viņš aizbrauc uz Spāniju, uz Juventudu, kad viņam bija 15 gadi. Mēs aizbraucām uz Vāciju, uz Ulmu. Un tur ir ļoti labs kampus viņiem jaunajiem, tur tādi labi spēlētāji jaunie, tur viņi arī audzina tur visu sāds. Un tad viņi taisījās tikai celt tādu jaunu visu to zāli un blablabla un investēt ļoti lielu naudu. Un es aizgāju uz vienu spēli, es nebiju Ulmā nekad bijis spēle, tāda māziņa zāle salīdzinoši, nezinu, tur 6000, 5000. Un tad principā mēs iegājām tajā VIP telpā tādā, un tur uzreiz iziet tā kā uz to zāli, bet tā VIP telpa ir, es nezinu, kādiem cilvēkiem 50 vismaz. Tad mēs ieiet iekšā, tur bija viens ēdiens, kas ir tā kā warm-ups, vienalga, kā to sauc. Pirms spēles, kamēr viss tur ēd kaut kāds, nezinu, kaut kāds salāts, vienalga, ko tur ēd, neatkarīgi. Atnāk komandas treneris, viņš sasveicinās ar visiem tiem VIPņikiem, izstāsta spēles plānu, kā viņš šodien spēlēs, tad viņš aiziet projām. Tad ir pēc tam puslaiks. Puslaikā atkal nomainījusies viss virtuve. Atkal pa visu pāri, blablabla, tur padzara kaut kādu alvu vai ko tur, pačato mazliet, viņa aiziet projām, atkal noskatās spēli līdz galam. Atkal viss ir nomainījies jau. Atkal tur jau vēl tur vinējuši spēli, tad tur viss uz jautrās nots. Un pēc spēles nāk treneris un ar daži spēlētāji atnāk līdz tādu mazas preses konferenci, vienalga, kā to sauc. Kā mēs labi spēlējām, kā mēs izdarījām šo, paldies faniem, paldies. Un tad viss tā komanda arī atnāk iekšā, viss ieplūst iekšā tajos fanos. Vesela komunda tāda, vai ne? Jā, protams, tas viss finansiāli ļoti maksā, un tie ir ļoti lieli izdevumi, bet, lai taisītu tādas kaut kādas tradīcijas un būvēt kaut ko augšā, tas pareizais veids ir, protams, un arī tā pati Ulma, viņiem ir tā vēsture ļoti gara un ilga ar basketbolu tieši, tas nav vienkārši, jā, bet tas, ko es redzēju, tas bija iespaidīgi, tas ir, 8 gadu atpakaļ, 7, jā. Man liekas, tanī brīdī, es atvainojos, ka pārtrauc, jā, man liekas, tanī brīdī arī, teiksim, tie investori, viņi sajūtās kopā ar komandu. Jo, ja viņi atnāk un paskatās basketbolu no VIP ložas, un tas viss tā kā, tur es savu naudu esmu ieguldījis, ja? Un tad viņš pēc gada jau sāk domāt, vai man tas ir vajag, labi, man tur labākas vietas, kaut ko es ieedu, bet ja tu dabūni kaut kādu... Viņš tuvāk tam tai virtuvē. Sajūtās. Jā, tad man liekas, tas uzreiz dod tādu papildus. Atvainojiet, bet tā ir tā starpība. Tā jau ir tā starpība, bet kā es tajā VIP statusā tagad esmu, piemēram, es dodu zināmas līdzekļus, kas ir forši, viss ir kārtībā, es dodu zināmas līdzekļus, atbalstu komandu, blablabla, bet tev nav tāda vispār tādas,
ne jau gluži čomiskas attiecības ar spēlētājiem, ar klubu, ar komandu, bet tur viss saplūst vienkārši vienā. Tur vairs nav starpības, tu esi galvenais sponsors, tu esi tāds sponsors, bet tu no pilsētas kontakti veidojās beigās. Kontakti, un tas viss kopā arī tagad mēs brauksim uz to Bambergu, mums jau ir sarakstīns, jau atsūtīts, tad un tad mēs iesim uz Domi, pie Domas vadītāja, kas loģiski sen jau nomainījies jau 20 gadu atpakaļ, tad jau tam Domas, viņam jau bija 80 gadi, es domāju, mums tas vairāk tāds status pēc. Tur vairāk tik tiešām būt daļai no visa tā. Redz, kā tu saki, tas ir dārgi, bet viņi jau saprot, ka vai ne, ka tas kaut ko izmaksā, bet pēc tam viņi paņems no viņa 3 reizes vairāk atpakaļ. Tas ir radio. Tik tiešām tie cilvēki dzīvo līdzi un arī, piemēram, es nezinu, kaut kāds politiķis vai kas, ka tu ar viņiem tur kopā, nezinu, ja tā var teikt, tusē. Viņi tāpatās par tevīm balsos, par tevīm tur labu vārdu, teiksim, tevi atbalstīs, nezinu, tu esi biznesmenis, pirks varbūt tavas preces arī, varbūt kaut kāds tādas lietas. Tas jau iet roku rokā īstenībā. Skaidrs. Jāni, es zinu, ka tu pats neesi bijis pats lielākais ballētājs, bet uzvars tāpat tu droši vien svinējies esi, vai ne? Vai vismaz ar pieskatīs kādu, vai ne? Pastāst. Pieskatīs. Nē, saku, ar izlasēm, tādas lielākas uzvaras bija, protams, kaut kādas kvalifikācijas uzvarētas, kas bija tāpat ir Baltkrievijas kvalifikācija. No 2-4, tas kā jūs tur nekautrējies? Nē, toreiz tas bija, es vēl biju, lai gan pēc gadiem nebija tik jauns, bet galvā... Izlasē tu bija jauniņais. Jā, izlasē bija jauniņais un likās tās ļoti labs sasniegums un ļoti tāds patīkams, tāpēc, ka pats piedalījos viņā ar savu artavu un savu tāds, tanī brīdī, tur kā bija vairākos stāstos, Šampis pa ģerbtu, Lija... Gan jau arī kaut kas stiprāks, ne? Visi griezti. Sākumā Šampis, jā. Šņābi jau nelēja pa grieztiem. Šņābi jau nelēja pa grieztiem, jā. Šņābi neuzčaus tā. Nē, bet tas bija tāds... Ancis vai? Pagad, līdz Ancis mēs vēl nonāksim, tāpēc es kā saka atstāju saldīju ēdienu. Labi, jā. Tas tāds, jā, tāds no izlases laikiem. Protams, kad mans tāds no lielākajiem, kas bijis, tas bija Somijas čempiona tituls. Tad visa arī, tā kā saka, komūna un pilsēta, tas bija viens, es nepateikšu, pirmais vai pēc 30 gadiem atkal pirmais čempiona tituls izcīnītais. Tagad man... Pie Turku vai? Hamelina. Hamelinas, jā. Un tad mēs uzvarējām, tad braucām mājās, jo mēs izbraukumā vinējām, un tad nākošajā dienā tas visa pilsēta bija sanākusi, visā tanī laukumā cilvēki tur nāca, mūzika skanēja. Tāds arī, teiksim, tāds lielais pasākums, kas, un, protams, priekš manis no Sanpēterburgas, kā atbraucām, ja? Bet tas atkal bija tur mēs svinējām, bet vairāk jau svinējām individuālās uzvaras, jā, pār Krieviju, un nebija tāds, čempiona titula nebija, jā. Kā jau, kas pirms tam es stāstīju, hokejisti publiski cenšas nelīst, jā, mēs tad vairāk kaut kur tā atsevišķi un teiksim, nosvina, kaut kāds uzvars nosvina klusākā mērā. Jā. Un tagad Uvēls uzdod jautājums Jānim. Nē, es pieskatīju, kā mēs noskaidrojām. Kā tu pieskatīji? Es nepieskatīju, tu biji hokejs pieskatīji. Arī tā skaitā. Ir reizes bijuši, kad arī pieskatītājs. Tad tev jāprasa. Nē, es pieskatīju. Arī daudz neatcerās. Bet 90. gadu beigās man pienāca gan jau, ka būtu, ja tie visi telefoni būtu, gan, es domāju, Laviņa, Tribūna, savu paudzi, forši džeki, visi, es nerunāju par veco. Bet tur, es domāju, viņi arī, Janka, tā nekautrējās. Es nezinu. Nē, bet ja godīgi, kad es pieskatīju, Jānis tur nebija. Jā? Tāpēc es teicu, viņš nebija lielākais ballētājs. Nē, es... Kuri bija uzreiz? Uvēl, ja jau tu sauc uzvārdu. Neballējos vispār. Tad kuri bija? Es tā nevaru atklāt. Kas man visi jāatklāja? Nemaz. Tā jau tu nezini. Tad var teikt, ka... Es varu teikt visu kaut ko. Atstāsim intrigu. Jā, tieši tā. Jāni, tas, ko es atceros, tad pirms Soču kvalifikācijas, tas, kas arī ir izgājis kaut kur uz āra, ka tev ir bijušas... Tev vienmēr paticis pirms tām kvalifikācijām, pirms lieliem turnīriem, tos tur komandai vakariņus saorganizējis. To, man liekas, ka Sāns Ozoliņš ir stāstījis pirms kvalifikācijas, kad jūs kvalificēties uz Sočiem uz Olimpiskajām spēlēm.
Rīgā? Nu, tas bija tādā reizē, tā viena reize, es tā jūtu, ka man vajag uzņemties kaut kādu iniciatīvu, jo tā sezona, gan, man liekas, Dinamo bija ļoti švaka, gan tie spēlētājs tā, es kaut ko piemetu iepriekš, kad, jā, tā arī, kad viss gāja ne tā, kā nākas. Tā bija tagad tava iniciatīva, ja? Tā bija mana iniciatīva, man likās, ja mēs neparunāsim pirms, vai mēs vienkārši atstāsim to tā kā federācijas vai treneru ziņā, tad nekas tāds nenotiks. Ja? Manā uzturē tas bija vajadzīgs, lai spēlētāji saprot, ka tas ir pavisam cits kaut kas šobrīd nekā viņu pašreizējā sezona. Jo man liekas, tā sezona nebija viena no tām labākajām. Es saku, ja tu visu sezonu jau esi tādā mīnusa stāvoklī, un tu atbrauc, un tu it kā gribi un parādīt, bet tu ar tām domām vēl esi sezonas tādā termiņā, tad mums bija vairāk sarunas par to, ka pavisam cita lieta šobrīd ir. Mums ir viss jāizmirst, jāsiet vienam mērķim kopā, lai mēs dabūtu rezultātu. Bija patīkami, ka mēs tādā brīdī sagājām uz to, galvas tika, teiksim, izpurinātas gan tādā pasākumā, bet tas bija ļoti mierīgs pasākums. Tur nebija nekāds, jo tas bija kaut kāds... Pirms pāris dienas pirms. Labi, skan galvas izpurināt. Izpurināt no tā... Tieši tā, tāda nebija. Bija vairāk tā viens otru pakratam un bez maz vai... Tas ir gavēmjot vienkārši aiz matiem tur, jā? Nē. Tas nebija. Tas bija pirms, tas bija pāris dienas pirms. Attīrās organismus vēmjot. Atkal tas ar saviem organismiem. Nē, bet saku, tā tīri vajadzēja, lai Džeki restartējas, lai Džeki nevelk līdzi sezonas mīnusus, sezonas kaut kādas nepatikas par kā sezoniet, un tas izdevās un viss. Pēc tā bija gandarījums, kad to turnīru uzvarējām, lai gan arī negāja viegli. Bija momenti, kad spēlēs, bija jāpārlauž tā. Nonācām tur, man liekas, arī 0-2 vai 0-1 iedzinējos pēdējā spēlē. Tur Kazahi bija, Angļi, man liekas, bija un Franči. Un no Frančiem mēs bijām 0-2, sākām pēdējā spēlē. Un tad tur, saku, uztraukuma nebija. Tas bija tas patīkamākais tajā spēlē, kad dažreiz ir, ka tu sāc nervozēt un ka nezinu, ko darīt. Tur mēs tā, okei. Tur jums pret Frančiem nešķirts derēja. Tā arī bija laikam. Un arī beigās. Nebija nemaz tik pārliecinoši to galvu purināšanu. Nē, bet ne jau galvu purināšanu. Es provocēju, es saprotu, viss kārtībā. 2-2. Nē, ja vajadzētu uzvarēt, mēs arī būtu iemetuši uzvaru. Vienkārši, tā pārliecība bija tā spēle, nebija tāda, ka mēs nezinām, ko darīt. Vienkārši viņiem iekrita, mēs nonācām no pirmā, viss ir kārtībā, tikai, jāsaņemās tur un tur un tur. Tā arī pārliecinoši. Un pēc tam mēs dabūjām to neizšķirt, un man liekas, kaut kā arī vēl bija jāspēlē par to papildus punktu. Un mēs tur jau visi jau svinējām. Moķīgākais, kas var būt laikam. Visi vēl jāspēlē. Un tad viņi uzreiz arī laikam iemeta vai ka, es neatceros vairs kā. Bet tad likās, visi jau spēle beigusies. Visi, Hoķī labi ir īstenībā tiem 3 periodiem, kur tie 2 reizes tie pārtraukumi ir. Kur var paprināt tās galvas. Basīja, piemēram, kā vienreiz. Basītī futbolā arī. Jā, futbolā arī, bet hoķī 2 reizes. Tad, piemēram, tie periodi ir krasi atšķirties. Man tā liekas. Es esmu domājis par to, ka futenē arī, teiksim, labi, futenē tas pārtraukums starpā tur var it kā, bet, futenē nav nemaz tāda, 30 sekundžu pārtraukumu, kur tu vari saprast, ka viss jūk un brūk, ka viss iet, ka tu vari pasaukt visu dvēju. Nevar apstādināt, Tad, teiksim, hoķī, basītī, tu vari vēl kaut ko tā NBA, piemēram, viņi tur ņem tos 30 sekundžu 2 kaut kādos īsos. Tu vari lauz bišķi to gaitu. Lauz to spēli, to gaitu. NBA tur tie pārtraukumi jau krietni pa daudz, man liekas, arī ir. Klancija, tavs uznāciens ballīšu tēmā, svinību tēmā. Kas tev ir bijis tāds pats spilgtākais? Jūs varat bišķi iziet līkumu, pa veikaliem. Ants iegriezīs ratu. Griežam ratu, kas mums uzskritīs, vīns vai degvīns. Nē, te mums bija pa uzvaru garšām. Tie vairāki svinētas sezonas beigas lielajās līgās nekā tituli. To es atzīšu,
Aha, kad tu beigas svinēji. Titulu baigē mums nav ārzemēs. Atvaļinājumu sākšanos tu svinēji. Jā, tur liela daļa svin tās sezonas beigas. Ja tu neesi tur top komandā, kaut kādā Barcelonā, Real vai tur Treviso, nav svarīgi, kurā sporta veidā, sezonas beigas, bet es tā pa svinēšanas atceros, tad Latviju jāpiemina. Zin kā, es tā iedomājos, ko tad mēs aizmirsīsim Latviju, ka man bija pirmais tituls Latvijas čempionātā. Es vēl 3. ģimnāzijā mācījos, 12. klasē. Un tad es vakar tīnu stāstu. Tev 17 gadi kaut kādi, ja? 18 gadi. Jau kontrakts bija, jau naudiņa tika pelnīta. Uz Itāliju jau bija? Jā, jau tur Itāļi jau gaisā turējās. Un mums bija sveidienās parasti tie fināli. Es atceros, 2 čempionu titulus vinējis, un sveidienās iekriem nav kur iet sveidienās. Bet skaisti bija tas, kad es biju rezultīvākais. Graču tā, mēs vinējam čempionu titulu. Es laimīgs kā bērns un visu, un sveidien, kur ejam, tur mūsu Ozolnieka komanda. Vienīgais, kas vaļās brīvības iela La Roka. Bija tāds. Tā 7 dienas nedēļā bija. Jā, un tur mēs aizējām uz to La Roku, sveidien viņi vaļā, bet viss pilns ir. Tur visi gan... Visi jūs gaidīja. Jā, tad mēs mēģinām to volejbolu. Tur gāju 69 vairāk nekā uz La Roku. Studio 69? Jā. Arī bija. Arī tur ir būts. Bet tas bija atkal tāds glamūrīgais. Studio 69. Basketbolas gāja, tāpēc tā nesatiku. Jums tur naudu maksāja vairāk. Tāpēc mēs nesatikāmies. Volejbolisti jau svinējas basketbolas rēķinu parasti. Jā, tādi viņi ir. Mēs maksājām vairāk. Bet es taisīju atmosfēru, tāda jau tālāk. Un karoči tā La Roka, un tad bija pulkstens 6, 7. Un es skatos, bet es laimīgs, priecīgs tur svinam. Man taču pirmdien vēl skola tur sākās. Es pat taisno skolu 8:30 uz šito te... No La Rokas pat taisno, ja? Un galvenais labākais bija avīzes bija iznākuši. Zin kā, jā, un tad nebija nekāda portāla, ja? Tur skatos, Vaiders bija vēl tad avīzē man ielicis uz vāka, pliku, jā. Un tad vēl sportiņš bija, kad arī Ancis rezultīvā, es ieeju tajā skolā pilnīgā hlamā. Pie direktora avīzes, tam jau avīze uz galda ir. Es noeju uz kafejnīcu, uzlieku, bija tāds DMX, zinu, mūsu laikā, jā. Vēl Ozolu varēja, Ozolu ir ne par to stāsts. Jā, un tad principā tā, ka tā trakā svinēšana bija tā, bet tur visu skolu akau. Tur nonāca skolātāja lejā kafejnīca, es uz kafejnīcas galda lieku to hip-hop, un tad mēs apbrīlīs kaut kādiem direktors arī nonāca lejā. Bet man labi attiecības bija skolotājiem, teiksim tā, ka tu ievilk arī, kad tu ievelc visus iekšā tajā pasākumā. Tas tāds traks bija. Un visus uz La Roku. Zinā, pēc stundu saraks, bet beidzās visus uz La Roku iet. Tas bija tā skaisti, es atceros, bet tur arī sirsnīgi. Man vienos pateica direktors Ants, viss tagad uz mājām jāiet un tam līdzīgi. Ej, atpūties bišķiņ. Ej, atpūties bišķiņ un tam līdzīgi. Labi, tas tā trakais, bet arī par kaut kādām skumji daudz jau ir bijuši tāda zaudējuma pārdzīvojums. Jo, teiksim, man liekas tā, labi, tā svinēšana sanāk 1, 2 gada, ja? Bet tā zaudējumi ir vairāk, vai ne? Un ļoti bieži... Tas kā tu spēlē, tā jau čaļi reku tikai vinnēja. Jā, man bija 50, visu es izbaudīju zaudējumu un uzvaras, un man atkal liekas, ka kā pārlauzt, cik es novēroju sportistiem, kad ir kaut kas komandas sāk zaudēt, vai kaut kāds moments grūts, un tad īstenībā tādi pirts pasākumi un kopā pasēdēšanas un iedzeršanas, viņi 99% ir palīdzējuši. Ka kaut kas neiet, es atceros, teiksim, Somijā. Puģi Krasteņi arī var pateikt, viņam vēl sirmi mati, bet viņš, ka man bija treneris. Mums bija playoff 2-0, mēs vedām. Man atbrauc draugi pie manis uz Vāmalu, Sastamalu, tur blakus Tamperē, ja? Tamperē es biju, tur Vāmalu, Sastamalu. Un 2-0 vadībā. Es esmu kāds 2 mēneši no tur neies, un riktīgi tāds nemieris iekšā negantais vēlniņš tur. Atbraukuši man viens zināms muzikants, neteikšu no Latvijas, vēl tur draugi. Un principā tā, 3-0, beidzam pusfinālu sēriju. Žoržs Siksna droši, ja? Žoržs Siksna bija man tikai pirms... Bija, mēs vēl padziedājām iepriekšējo nedēļu Žoržs Siksna un Ozolu. Bet runājot par Somijas Ozoliem, tad principā 2-0 vedam un viss sagatavots. Bet tā galva ir ar to tajā pasākumā pirtī ar tiem džekiem, kas atbraukuši. Zaudējam 2-1 bez vairāk, zaudējam spēli. Un tad Uģis pienāk pie manis, viņš skatās pusi, tur visi latvieši mani draugi atnākuši, viņš jau zina apmēram, Čakāns, viņš es tev redzēšu šodien, jebkur kaut kur ārā, tev visu nogreizīsim, tu vispār nespēlēsi, tu vispār neviens alus šodien aizmirst. Saku, jā. Viņš jau vēl pēc tam zvana, es jau esmu veikalā, Anci, tu neko, nekas vispār nevari. Bet es reāli pārdzīvoju par to, ka zaudējums ir, ja? Tu esi labā formā, bet tev dažreiz vajag attiekt no tā sporta, jo ir tie sezona, play-off zāle, ēšana zāle, šitā 2 mēneši. Un visu tad atbrauc pie manis, tā kā Uvis saka, Somijā un ārzemēs tie fani pēc spēles mēs ejam vakariņās. Un līdz ar to sponsori arī tur bija, viena sponsoriņa pie manis pati atbrauca.
Gročs pie manis bija sponsori, man bija pirtiņa lejā, bet bez trenera. Bez trenera. Visi pārējie ir no pilsētas. Viens atbrauc, otrs sponsori, un viņi katrs ved pa pudelēm, un zin kā, un treneris to nezina. Tie sponsori saka, neteiksim uģim. Un tad pienāk, un tad mēs jau divos bijām karokē. Atbraucām apakaļ, jā, Somiem patīk karoka dziedāt. Esens tam stāstam ir tas, ka pulkstenis Uģis bija 7 no rīta atbraucis, visi ir atrubījušies, guļ, viņš ienāk iekšā, tur vaļā, man bija mājā, tur apakšā pirts, tāds viesumāmiņā, 2 dzīvokļi, jā. Viņš bija ienācis, man telefons bija izurbies, jā, un es nezināju to, ka viņš bija ienācis, jā. Uģis? Jā, tur alus pudeles, tur viss, tur man liekas, viss kā pēc pirts, jā, tur viens guļ, tur dīvānā, otrs tur, sponsors. Un es pieceļos kaut kādos 2 pa dienu, un mums ir treniņš nākamajā dienā aizēju. Es domāju, ka Uģis neko nezinu. Tā dienā nav treniņš, jā? Mums bija kaut kāds viegls, jā, un pēc 2 dienām bija spēles aizēju uz treniņu. Uģis man nerunā vispār, tā es eju, viņš dusmīgs, sarkans tāds, kas notika? Un beidzās treniņš, otrs treneris saka, viņš parāda apmēram acis. Tev telefons izurbies, jā, viņš bija atbraucis no rīt pie tevis, ieraudzīja visu to skatu, un tā man viss bāls. Aizbrauc nākamajā dienā spēles, sasīt 44 punktus. Uztaisīja sezonas rekordu. Ja? Labi, stāsti par to, ka ļoti daudz reizi arī Somijā, Brazīlijā, kad ir kaut kādas zaudējuma sērijas, Džeki, pat treneris pasaka, aizejiet, vienalga, vakariņās, bowlings, padejojiet. Izvedināt galvas. Vajag, jo kā saka, tur vīns atver dvēseli, jūs izvedināt Cicerons. Vai labais? Vīns atver dvēseli. Un te nav ne tikai vīns. Ne tikai vīns, degvīns, jā. Jo degvīns. Tas pats vīns. Jo vairāk atver. Un Džeki sāka runāt un nostrādā. Un es pat teiktu, tas moments ļoti daudziem arī Itālijās, kad aiziet tur uz vakariņām, iedzer, un Džeki sāk runāt un atklāt, man vajag tā, man vajag, lai tu dari to, man vajag, lai tu dari to, un viss, un beigās saslēdzās. Un viss tā kā tas ir koks ar 2 galiem. Bet vairāk es esmu novērojis profesionālā sportā, ka tie zaudējumi, rūgtumi un pārdzīvojumi, tur tā svinēšana vairāk nepieciešama, svinīgi, lai tas būtu pozitīvi, nevis tur remdēt alkoholā bēdas un nolikt vienu otru. Tā kā tas tāds kaut kas ar 2 galiem, jā. Bet, zin kā, man liekas, es nesalīdzinu, bet vienkārši agrāk man liekas vairāk, tā kā komandas biedri tusēja kopā viens ar otru, piemēram, kādā NBA piemēra skatām, tur visi dzīvo, katram savs numuriņš. Viņi tur ēd atsevišķi, nav kopējās kaut kāds pusdienas brokastis vienalkās, iespējams. Labi, visi brauc kopā uz treniņu. Un pēc tam arī katrs ar saviem čomiem, ar savu tastu, ko es saucu, tur viens nezinu, sportists un tad tur 10 aiz muguras. Tie čomiņi staigā un principā tie spēlētāji savā starpā, nekomunicē. Es domāju, ka nedabūs ejiet kopā, man tā liekas. Jā. Un arī šajos laikos, arī tādos profesionālos klubos, piemēram, jau kādos daudz maz jau tur arī visi jau pa vienam sāk dzīvot lēnām un arī tiešanas laika tur brokas, jo opcija nenāca apmēram. Agrāk bija vienkārši tas, lai bum, visi kopā. Vai tas labi vai slikti, nezinu. Tas ir labi vai slikti, tavuprāt? Manuprāt, piemēram, komandās, protams, ka vajadzīgs. Jā, protams, telefons nost, ja mēs esam izbraukuši kaut kur, ja mēs, nezinu, sporta nometnē kas, tad mēs esam kā komanda, protams, tas nav tā. Neatkarīgi, cik tu pelni, kāds starpības, cik tu pelni. Jā, jo tas beigās veidot to komandu arī ārpus laukuma, vai ne, kas beigās pārmetās. Mums nav speciāli jātaisa kaut kāds tusiņš, lai mēs tagad savilktos kopā, tad mēs taisim pirms tam. Jūs visu laikā esat tā kā. Un tad, kad ir kaut kāds rezultāts, kaut kas labs noticies, tad mēs arī, tur svinam. Uzvars jāmāk, tāpat kā zaudējumi ir jāpārdzīvo, jāanalizē, tāpat arī uzvars jāsvin, lai būtu nākama uzvara. Un lūk par to pašu Somiju turpinot, labi, vairāk tie stāsts, kaut arī par ziemeļniekiem, par dievniekiem šodien nestāstīšu. Beigās tikām finālā. Nepietiks laika. Beigās pirmo reizi mēs ar komandu tikām Somu pirmo reizi finālā, un nedēļa bija vienkārši mūs sagaidīja, mēs par Egelskalnu spēlējām Rovaniemi. Mēs zaudējām to finālu, bet pirmais fināls Miestiņam. Mēs braucām dienu ar to vilcienu apakaļ līdz tai Vamalai, mūs sagaida puspilsētas stacijā. Tas tāpat kā pie Brīvības pieminekļa. Tur 100 cilvēku nav svarīgi. Sagaida stacijā, aizved tur, un tad mums nedēļu vienkārši tur uz karokiem, uz pirtīm pie sponsoriem. Uz kuģi mums vēl uzliek. Mums bija tās soda naudas, kad lielākais sponsors bija es, ka tur kavēja vai neatnāca ar īsto formu. Tas skaidrs, jā. Vai atnāca citu. Jūs treņiem nenāca. Svārkiem. Vienkārši gulp pirtī. Gulp pirtī un gaidi viņus, jā. Un tad mēs izbraucām no Turku uz Stokholmu un apakaļ ar Somiem. Jānosvin, un Somi tādi kūtri ir. Un ļoti pozitīvi, un pēc tam es aizbraucu pie Džeku uz kāzām, un tur tā draudzība ir mūžīga. Man jebkurā momentā es tiem puišiem, man liekas, tas ir baigi forši, tas ir tik ruta, ka tomēr tas dabiski vēl uvi.
noteikti, Jānka, kad tās pirks jānotiek organiski, dabiski, kā es saku, kad sākumā jāuzspiež ir, bet kā tu teici, ka tas notiek superficial, ka Amerikā virspusē, tas tā nestrādā. Bet tomēr, kad tas dabiskais process, tā alķīmija... Dabiski jāuzspiež, Mākslīgi jau baigi grūti un nesavāks kopā mākslīgi, jo jūta bērnam tos vajadzības, kāds komandā ir. Kā Jānis arī saka, piemēram, ka tu sajūti, ka kaut kas nav, tad, okei, ņēmu tur vakariņas tās vai kaut tam līdzīgi, zin kā, mākslīgi tu neko tur nedabūsi. Bet te ir atkal, par to iepriekšējo, kad savāk, teiksim, kaut kāds kopistiskie pasākumi un savākšanas, es piekrītu, kad ir vajadzīgs, lai komanda, būtu sezonas laikā, lai komanda tā ķīmija rastos, ka viņiem vajadzīgi tādi, laiki kopā, jā, tagad, kad atsevišķi dzīvo pa vienam, tas tā jau paliek pa daudz, bet atkal no otras puses, mums bija atkal otrāds stāsts, es to uzreiz pateiktu. Čemps pirmais Rīgā, ka notiek. Mūs visus iemetina viesnīcā. Ārā mēs nedrīkstam iet bez maz vai sēž treneris, kāds no treneriem vienam vestibilā, neko jūs nedrīkstat. Čempis Rīgā, tu to vaibu nesajūti cilvēkus, un tas vēl pirmais, tas vēl nebija, kad Covid, ja, tas bija tad, kad... Jūs vēl mēģināt speciāli zakties kaut kur ārā un kaut ko redzēt, daži mēģina, bet daži, zin kā, pēc tam paliek tāds, tad tu nesaproti, saku, daži tur, un tā visa 2 nedēļu, 3 nedēļu pirms sagatavošanās posms un čempis ir tā kā cietumā. Tu tā kā, Labi, tur jums arī treneris Vorobjovs, laikam, tas arī cits tieši tā. Jānis nav bijis skandāls nometnēs, tāpēc viņam, viņš būtu bijis skandāls nometnēs, tad viņam tas liktos ok. Un tas ir normāli? Nē. Tā lielākā problēma, man liekas, arī, piemēram, tie, kas spēlē sevišķi ārzemēs, viņš atbilst pēc tās garās sezonas, tagad tev atkal uzreiz tevies ieslēgt. Protams, tur jau mājas trenerim jāfiltrē, kā tā mēs darām, un tāpēc ir kaut kāds treneru korpus un ir komandas kapteinis un cik hoķi 2 asistenti? 2 asistenti, 2 asistenti. Tad viss apsēžās, treneri, varbūt kaut kā, kā mēs darām. Ja ir iespējams, protams, tāpēc, ka viss jau, kā mēs visi saprotam, ir sevišķi tas Rīgā mājās un tu netiec pie savēja. Tas bija tā kā sēdi cietumā un tevi izved uz halli pastaigā. Apsudo. Iemet golu un atkal apakaļ. Tā arī mēs ar to čempi nospēlējam. Tāda, ka tevi izved pastaigā vienas dienā. Te bišķi kā pareizāk rīkoties. Tas zelta vidusceļš. Tur atkal nevar vienā grāvī un otrā grāvī. Tas arī nav vienmēr vienkārši. Es nesaku, ka visu laiku jādzīvo tagad visiem kopā. Tur jau jāstāsta arī, kādi tev tie pasažieri. Tur, ja tev tur Ādolfs ir, ja tur Kāms ir Bērs, tad tur Ans. Tur Ans iedarētu. Ans sūdēm tur uz vienu būtu. Nē, viņi man tieši tā. Kā jums ar zaudējumu pārdzīvošanu? Ants jau bišķiņ pieskārās tam. Tu biji tas, kurš pārdzīvoja tos zaudējumus un raudājis Pilvenā mājās? Pilvenā gluži nē, bet, protams, ka pārdzīvoja. Tad ir kaut kādi, traki uzzinājuši to tavu telefonu numuru, tad jau pēc spēles uzzina un pasaka, idiots, jā. Bet tas tur tā, tas ir pie lietas, viss jau kārtībā, Tajā laikā vēl sociālajā tīkli nav iedomājies tagad, vai ne, kas notiek. Facebooks ticamāk pilns ir, vai ne, un Instagramā tur viss raksta. Ja ir bijuši kaut zaudējumi sezonas beigas, tad ir pat bijis tā, ka... Tev tur vēstules rakstīdoši? Šādi tad ir, bet tās es tur neņem tā vērā, bet tad arī, piemēram, līdz sevišķi Latvijā, mēs jau esam pazīstami, viens otru pazīstam, tad tie čempioni uzaicina arī piedalīties tās svinībās. Tas loģiski arī aizēja visu cieņu, kā stiprāks, tur nav ko tā. Bet analizē, tāpat tās analizē kaut spēli, savējo spēli, vienmēr ieraksts. Vienmēr patiesies savākt ieraksts pēc spēlēm skatīties, nevis tikai, kad uzvar. Nevis, ka tu tikai zaudē, bet arī, kad uzvar, tu skaties. Kad zaudē, tad noteikti skaties. Kad uzvar, tu neskaties. Tad ir šāms pagājis, tad ir pilnīgi vienalga. Tad Ansim nav laiks skatīties. Šeit pirtī 3 dienas guļ. Viņš jau skolu bija pabeidzis. Skolu vēl nav pabeidzis un pirtī guļ un uz Laroku atpakaļ. Direktors vēl nedēļa brīvu. 24-7 pīsiņi. Tad uģis viņu medī vēl Somijā. Tad vispār vākst. Ir kaut kāds viens zaudējums no karjeras, kad tu saki, tas zaudējums, un to es nezinu, nevarēju nedēļu pārdzīvot. Ir kaut viens tāds tagad, kas pirmais nāk prātā? Nē, tāda nav bijuši, ka tagad nedēļa tu nevar pārdzīvot. Mūžu. Es visu mūžu viens zaudējums. Junioros. Fināls, 6. spēle. Amerikā? Kanādā, jā. Kanādas Quebec Major. Mums super komanda. Mēs visu sezonu esam top līgā. Un kaut kā mēs pazaudējām koncentrāciju, mums mājas priekšrocības. Līdz 4 spēlēm uzvara. Mājas priekšrocības, pirmā spēle uzvaram, otro mēs pazaudējām koncentrāciju, mēs zaudējam. Aizbraucam pie viņiem, 2 zaudējam.
pēc tam atbraucam mājās uz savām mājām, vinnējam bez variantiem, 2-3 sērijām, mēs aizbraucam pie viņiem uz izbraukumā un zaudējam, vedam 2-1. Sesto spēli. Un 2 mazas kļūdiņas, pirmā kļūdiņa nāk 2-2 atpakaļ, es nebiju laukumā, bet nāk 2-2, aizsargs nokrīt, paklūp un iznāk 2-1, viņi iemet, un nākošais vinnējam iemetienu viņu zonā, aizsargs met trāpa pa kājām, un tas izskrien 0 un iemet 3-2, un paliek kaut kāds 6 minūtes līdz beigām, 5, un mēs nevaram atgūt tos vārdus, un mēs zaudējam. Un tas bija fināls, mēs būtu aizbraukuši mājās, mēs nebūtu zaudējuši, jo mājās mēs vairs nevarējām zaudēt. Tad viņiem savu laukuma priekšrocības? Viņi tāpēc, ka mēs otro spēli zaudējām, viņiem laukuma priekšrocības palika. Un zaudējām, nevinējām līgas, uz Memorial Cup netikām, jo uzvarētāji bija kas. Un es domāju, tas viens no faktoriem, kas iegrieza turpmāko spēlēšanu NHL, tādā augstā līmenī. Es aizķēru, bet tas bija tāds, jo uz to ļoti skatījās. Tur uz to Memorial Cup brauc visi NHL skauti, tas bija tā kā augstāk, tas ir vēl ar vienu tā kā Kanādas augstākais sasniegums, kur no katras līgas iet uzvarētāji, 3 līgas, Quebec Major, Ontario un Western. Lielāks skatos nav. Jā. Un pēc tam viena mājas komanda, kas katru gadu organizē. Un katru gadu ir no savas līgas tā viena mājas komanda. Un mēs bijām finālā, un kas bija negaidīti, jo iepriekšā gadā viņi aizbrauca ar Longo, ar vēl tur pāris cilvēkiem. Viņi aizbrauca uz to Memorial, jo viņi uzvarēja to līgu. Un mēs bijām, nākošā sezona bija, tad es tiku tanī junioros, ka tanī gadā vēl nebija, ka overage 20 gadi man bija. Un komanda vairs bija izjukusi, tāpēc, ka viņi parasti organizē tās komandas, lai, vienreiz 4 gados viņi būtu ļoti laba komanda, lai varētu tikt tenīs finālos. Un viņi iepriekšējā gadā vinnēja Quebecs komanda Acadie Batters, kur es spēlēju. Un viņi negaidīja, ka mēs tik labi spēlēsim. Un atbrauc vēl viens Slovāks, komanda baigi labā mums, kopsumā viss tas gads labs, un mēs finālā zaudējām. Un tas bija tāds, es vienmēr pie viņas atgriežos no zaudējumiem. Jā, juniori, jā, tas hokejs tāds, jā, bet, es domāju, tas būtu pavisam savādāk pagriezties. Pagrieziena punkts varbūt, jā. Varbūt. Bet, protams, nenožēlojot, pēc tam viss aizgāja arī vienalga Dinamo, bet pēc tam bija ilgu laiku, vēl bija 2-3 gadi, kamēr kaut kur izsities un kamēr parāda to savu, ka tu vari spēlēt. Jā, tā laikam, ja varbūt daudz nepiekrist, ka viena spēle tā neko nevar pamainīt, vai ne, tad sērija tas jau tā varbūt var pagriezt kaut kur uz vienu pusi. Jā, sērija uzvar skatu lielāk parādās jā. Tad viens zaudējums nav tāds, ja tu saka, nē. Jā, bet Jānis arī saka, protams, tas ir tāds loģisks, tas viss. Es jau nezinu tās nianses, bet kā Jānis izstāsta, tas saprotamāks kļūst, bet tāpat jau vēl vienalga būtu vinnējuši to spēli, vēl vienu spēli, tāpat jāvinnē. Tur nebija varianti. Tur esmu pārliecināts. Nē, bet tur bija tāda sajūta, ka nebija varianti. Okay. Vienkārši mēs... Jānis tagad Trumps saka, tev kārts no rokās. Bet tādā spēlē, tas bija vienīgā reize, kad es ienācu ģērbtuvē, un ka varēja, pēc tās spēles zaudētās, ka varēja, stulbi teikt, bet nolikt cirvi, paņemt cirvi, nolikt viņu, un viņš stāvētu. Tik spiedoša atmosfēra, es neesmu vairāk jūtas nekad. Tur bija, varēja teikt, kad visi gatavi nomirt pēc tā. Pēc tāda sajūta bija tenī ģērbtuvē. Kā Basijā, piemēram, ir spēles zaudēts kaut pēdējiem metienu, bet tas tāds, tas tā muļķīgi tur tā veiksme, veiksme kaut kāds loģisks faktors veiksmē un arī kaut kādas taktiskās lietas, kuras nenostrādās šādi tādu, tad tu vienkārši zaudē to vienu metienu. Tāpat tur ir uzvarēt ar vienu metienu. Tas ir gan, no tās eiforijas prieks vai zaudējums, tur tā robeža ir viena cilvēka, viens metiens. Ļoti plāni, jā. Par tiem vieniem metieniem runājot, tad beigās mums jau glorificējies ir tas tavs treniņu metiens. Tas jau arī vienmēr ir tas UVI vēsturiskais treniņu metiens, bet tas neko neizšķir. Tas neko neizšķir. Tur bija kaut kādi jau plus kaut kas tur. Tas vienkārši bija pēdējās sekundes, bet pats atceries no otra gala, jā? Sometiena līnijas, jā. ASK zālē, jā? ASK vecā zālē, vecā zālē. Vecā labā. Vienkārši treniņu metiens, vai ne?
vienkārši. Mēs tāpatās jau metam visu laiku kaut kādas sacensības, tur metam no otra gala. Es atceros, un regulāri bijis rāpu, visu kaut ko mēs esam darījuši. Sacensības jau visu laiku vajadzīgs. Tas arī tās pats sacensības kaut ko uz pusdienām, nezinu, vienalga, ko tur. Tas arī vieno komandu. Jā. Ants, tavs spilgtākais zaudējums. Volejbolā un hokejā nav tāds skaļāpšķiki, kas vienkārši met tur uz grozu. Jā, mums ir vārdsargs, mums ir vēl tev kādam jāpadod. Mums nav tā nejaušības iespēja tik liela. Mums vai nu esi veicis vai nē. Tur mums tā favorīta vairāk viņai favorīta. Basī, tu gaidām atbildi. Basī, ja mīksta roka un krīt, tad tur var te nefavorīti izsist lielos. Labi. Pusdienas vinnēt. Ants, noslēdz tēmu. Tavs sāpīgākais zaudējums. Ir viens iedūri, bet tu gaidām atbildi no tevs. Jāpadomā. Tur ir Turki. Es varu pateikt, ka mums play-off zelta setā, kad mēs piesatām Eiropas čempionus Spāņus un tikām play-offos tajā. Jā, tad bija 12 vai 16 komandas finālā. Mazāk nekā tagad 24 ir. 16. Un viss, un tam mums Turki bija play-offā. Turki mums parasti bija klienti, viņi iesos zaudējumu mājās vinnējam un zelta sets ir. Zelta setā mēs zaudējām tur 12, 15 vai 13, 15. Un viss, un tad uz nedēļu pie manis dzīvoja Latvijas izlase, un tad... Rehabilitācijas nometne, tā bija pēc zaudējuma. Raimis, bija īstenībā, tu tā ģērbtu. Raimis apietās dzīvoja? Nē, bija Raimis, Cirulis, visi bija ļoti bēdīgi. Es iegāju, es sapratu, es ātri sagramoju. Bet tu redzi to bildi tālāk. Es ātri zinu, Vilmāņa laba. Jā. Redzi to spilveni. Jā, jo reāli tev arī bēdas turēt sevi iekšā, tā kā dzert indiri. Tā ir un piekritīsiet. Tu nevari, tev vienalga vai nu aiziet. Diena, vajadzētu dienu un visu. Dienu un tev, kā saka, novalkājās ne tikai drēbes, bet arī bēdas novalkājās tāds teiciens. Visas brūces sadzīst. Jā, un teiksim, mēs redzēju to tālāko bildi, ja mēs būtu Eiropas čempioni, tā kā Jānis saka, viņi būtu Amerikā svarīgi uzvarētāji. Visi otrā vieta neredz. Mēs uz Eiropas čempionu apspēlējuši turkus uzreiz kontraktu, un latvietim ir jāizsitās. Ja mēs ar izlasu tur būtu, man uzreiz, tur es vairs netieku, man komps nostrādāja. Bļāviens atkal viss tur pat tajā pašā līmenī es te būšu. Jā, tu jau tu uztver kaut kā tā uzreiz, ne arī savā ziņā. Es sapratu to, ja mēs esam uz Eiropas skatos, uzreiz baigi, tad vēl ekstra durtiņa vaļā. Tā ir. Saki, ko gribi, un ne tikai man, bet arī mums bija kaut kādi 5-6 spēlētāji, kas spēlē, bet vajadzēja vēl, jau tie pārējie, kas būtu tikuši kopā, izlases džeki, viņi arī būtu tikuši pie labākām komandām, tur tajā Eiropas čempionātā spēlējot. Tā ir. Un viss, un tad, teiksim tā, ka, ātris nevar turēt indi iekšā, ko es pat katrs savā veidā, viens aizbrauc pie dabas, otrs pirtīm, sauc kā to gribi. Ir jāsagramo, tas viss ir. Nevar, kā saka, bēdas novalkājās, bet tas tāds spilgtākais bija līdzīgi kā Jānim, kad skatu pakāst. Bet cik es dzirdu, pēc veiksmīgām, pēc zaudētām visi bija tevis brauc visu laiku. Jābrauc. Mums tagad veiksmīgi aizvadīts raidījums, braucam pie Pirts man ir tagad, Es noliec spilveni. Jā, laikam. Ieslēdz pirti. Sagatavo leduskapis un tā tālāk. Uzkodas ir. Tieši tā. Kolēģi, tas pirms mēs braucam pie Aņša, vai ne? Es piedāvāju aizskriet nelielā reklāmas pauzītē. Es kā ierasts izmetīšu līkumu pa veikaliem. Jūs iebaudat Vitautas. Un pēc brīža esam atpakaļ jau ar otro tēmu rata griezienu. Laika gan mums nav atlicis pārlieku daudz vairs šodien, bet pēc brīža esam atpakaļ. Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Par pirti! Par pirti! Par veselīgu dzīvi! Par dzīvi! Par gardu ēdienu! Par gardu ēdienu! Vitautas 100 gadu dzirkstošu minerālu vielu. Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Turpinam sporta sarunu šovu Eksi kārtējo epizodi. Šodien nedaudz mainītā sastāvā ar mums kopā šodien sestais spēlētājs Uvs Helmans, bijušais Latvijas izlases basketbolists, protams, ar Jānis Medens un Jānis Sprukts. Šajā sezonā krietni vien biežāk redzēt. Uvi, prieks tevi arī pēc reklāmas pauzes ieraudzīt tev. Tu neesi apvainojies par to, ko kolēģi tevi ir apcēluši, vai ne? Pirmajā raidījuma daļā, tā ka otrajā... To, kas man iekšā darās, jūs vēl neredzēt. To mēs neredzam. Tu turi to sevi, ja? Jā. Pagaidām pieturēšu.
nākamā epizode var Pagaidām nepienākt. pieturēs. Tā ir pēdējā epizode. Pagaidām pieturēs. Mums izvicosies. Piedāvāju vairāk reklamas pauzēs neiet. Varam neatnākt. Tu jau biji aizgājis, tu jau nezini, kas tur notika. Jā? Nu, jā. Labi, ka tā. Nu, ko, Ants, netērēm daudz laika. Domīga shopping tēma ir tavā pārraudzībā. Bet taut. Kuras dāmas vārds šoreiz izskatīs? Deutschland. Dēkman, viens no arī Tirzniecības centra Domina shopping veikaliem, kurā arī starp citu iegriezos. Iesaku arī jums, kolēģi. Piedāvā mums tēmu jaunatnes sports toreiz un tagad. Toreiz un tagad vai nekad, nu tad vai ne, viss velkās kopā šodien. Viss sagājas kopā. Es šeit agrāk, laikam, mēs ar Ants varbūt varam paklausīties, ko mums tad pieredzējušākie kolēģi, vai ne, treneri var pavēstīt, vai ne, bet tā laikā noteikti te var būs ko teikt. Atceramies varbūt jūs kā sportisti un kā jūs redzat, kā jaunie sportisti tajā laikā. Un kā jūs redzat, kādi šobrīd ir jaunieši? Nu, vienmēr saka, tur tāds debesis zilākas, zāles zaļāka, šis virziens. Tu šobrīd ar jauniešiem esi puika, beigās tev ir arī, kā saka, šobrīd jau rozā krāsās tērpies. Un diezgan daudz izdarījis. Dara. Bet, man liekas, galvenā tāda iezīme būtu tā starpība, tāda vispusība. Varbūt agrākos laikos, bērni bija vispusīgāki. Vispusīgāk. Tas nozīmē to, ka mēs, vismaz es pats, nezinu, kā Rīgā, es neesmu rīdznieks pēc savas būtības. Talsnieks, jā. Un tāds sēts puika, principā, brīvais laiks, jebkurš ārā sētā pa kokiem, peiglēm, futbols, riteni, peldēties, pa pagrabiem paslēpes, šaut ar aronijām pa kājām, mukt pēc tam projām. Mēs ar akmeņiem kādām akal skriet projām, mēs ar āboliem no balkona akal mukt projām. Visu laiku kaut kustība bija. Nebija tā, ka mēs sēdējām uz vietas un džeki vienmēr sanāca, sapulcējās, apsēdās sētā, ko darām, basīt spēlēm, hokeja spēlēm. Ziemā aizņēmāmies no galdniecības dēļas, uztaisījām laukumu sētā paši. Galdniecība bija tur pat bakām, bet par laimēs neko neatnāca pretenzijas, necēla hoķi Jāni spēlējām. Taisījām visu foršu laukumu ziemā, paši lējām no rīta paši čaļi cēlās, paši vilkām, tā kā darījām, nebija neviens mūsu pieaugušais nevedējis rokas. Savukārt tagad mazliet viņi visu tādā, aizved tur, atved tur, izdara to. Viss pie rociņas, jā? Viss pie rociņas ir un, tagad, nezinu, bērni iet vairākos pulciņos, apmēram, lai nodarbojas ar to, bet to savukārt mēs dabūjām tā, uz ielas vai pagalmā vai sētā, vienalga kur. Jāni. Es piekritīšu, jā, vismaz man ar tās domas, bet man liekas, kāpēc tie pulciņi tiek vesti, tāpēc, ka, ja tu viņu nevedīsi, tad viņš sēdēs mājās pie ierīcēm un tam līdzīgi. Ja tu tā kā mēģini viņu izraut, bet tai pašā laikā tu velti kā vecāks un kā, arī skatoties uz tiem pašiem, ja viņus tur atved puišus uz treniņu aizved, nav tāds, labi, tur pāris ukraiņu puiši ir, kas dzīvo, kas nāk ātrāk, kas kaut ko dara, bet tāds, tā kā tu saki, jā, agrāk tu pats ņēmi un bumbu rokās, vadīja viņu visu laiku, jā, es saku, man vienmēr visu sporta veidu arī patika, jā, teiksim, ir kaut kāds nomanis, bet vasarā bija gross un vienkārši muļķīgi un pat tu neesi tādā sportā, bet driblēju to bumbu, es gribēju kļūt labāks driblā basketbolā, ja? Un es viņu darīju, ja? Protams, ne jau kaut kādas līmenis sasniedzu, bet es visu laiku biju aktīvs, ja? Es gāju turpatās uz Daugavai blakus dzīvo, gāju peldēties, gāju tur pa kokiem līdz, tika tieši tas pats, ja? Un man liekas, šobrīd tas ir mazāk, šobrīd kā brīvs laiks, tā viņi savā starpā spēlē, kaut kādas spēles jau spēlē, bet visi iet caur kompjūteru spēlēm savā starpā. Cita paudze, citi laiki. Vidējais tas līmenis jāpiekrīt, kad vispusīga attīstība bērniem ļoti pieklabo. Vispusīga attīstība. Jā, daudz labāk ir individuālie, teiksim, salīdzinoši ar manu paudzi, man tā liekas, hokejā, ja, individuāli tie labākie hokejisti, viņi ir labāki, bet viņi jau ir tik specifiski tādā hokejā, ka, ja viņus paņem kaut kādā citā sporta veidā, viņi nevar izdarīt to, ko mēs savu laiku varējām izdarīt. Gan futbolā, gan, teiksim, basketbolā, gan
agrāk, kad mēs saku, jā, kad es augu, visa komanda varēja spēlēt basketbolu un likās, tagad, pusē grūti bumbu nodriblēt. Jā. Puse tikai saņem un atdod uzreiz, ja, kad mēs savā starpā spēlējam basketbolu. Tas ir tāds, vispusība ir pazudusi. Kāds tu biji kā jaunais? Arī jau duši dulojies un ņēmies, ja? Tagad, kad cik gadu esmu Latvijā un esmu pavērojis ne tikai tur jaunatnē, ne izlases meistarpuikas, bet arī parastās fiskultūras stundas, ja? Ar ko es salīdzinātu ar sevi? Es biju fanāts sportā. Man bija laukos stadions, man bija salma iznest ārā, man bija trīssolēkšanas sektors, tālēkšanas sektors, man bija katru dienu pierakstīts, cik tālu es lecu. Šķēpus bija uztaisījis, man bija basketbola grozs, man bija volejbola tīkls. Ziemā mēs lecām pa Daugavaru no ledus gabaliem. Tagad, ja ieraudzītu, ko mēs darītu tajā laikā, policija izsaukt. Tas nav nekas ļauns un vienkārši tu izgāji uz tādu risku robežu. Es, ko es tagad aizdomājos, mēs nebaidījāmies riskēt. Mums bija tāda iziešana no komforta zonas, kas tagad liekas kaut kas traks, vai ne? Bet, es biju tāds duls, manai džeki arī bija duli, futboli, basketboli, tas bija, mēs visu spēlējām, mēs piedalījāmies rajonā, streetbolu es vinēju pūrē ar džekiem, Kandava pūrē, mūsu vecumā, kur ļoti labi spēlētāji bija, vai ne? Vai viņš volejbolu vinējis, diez vai, bet... Es biju pūrē vai nebiju? Tu nebija pūrē. Tad runāt savādāk. Tu jau biji meistara komandā, es jau lauku spēlēs piedalījos, jo viņš jau bija metropolē, labi, kad arī nebija. Tas bija pie U12. Tad jau tu biji tur zvērā. Tad es tev pa televizoru skatījos, ja nevajadzēja arī nākt pie mums. Es karjeru neturpinātu, ja es par tevi uzspēlētu. Bet Bet reidzi, es jau nosaucu vēl daļu no tām atraditātēm. Labi, es varbūt biju riktīgi traks uz to sportiņu, ja? Bet kopumā mums arī visi vienalga, pie kura džeka vai futenī, basketbolu tur, vai uzskrienam, ja? Visi kaut ko varēja, visi bija konkurēt spējīgi. Ja? Arī tie, kas tur nebija iekš. Tagad, teiksim tā, cik es esmu novērojis, pilnīgi piekritīšu. Varbūt no savu pazemīgo novērojumu, jūs trenējat viņus, bet cik man no malas ir tehniskais līmenis, viņiem varbūt brīžiem ir labāks, gājis uz augšu, gan volejbols, gan hokejs, visas tās nianses riktīgi noslīpēts. Fiziski veici, es nedomāju, viņam turēt mums līdz vispār labi, ja tur 0,1%, jo mums tā daudzpusība un tās traumas ir mazāk, tāpēc, ka mums tas, es nezinu, varbūt kļūdos, bet mums tas ķermenis bija norūdīts ar to daudzpusīgo pārtiku. Jā, ar pārtiku. Plus vēl laukos. Jā. Lauku piens man bija, lauku sviests, lauku maizīte, īstā rupmaize. Vispār dabas bērns bija. Jā, es laukos, ābolīši, ja, tur vasarā, vai ne, zemenes, tur. Arī ar tām pašām aronija, ja viena ēd, otra šāvi, vai ne, āvani, viss tas tur. Mums tagad, kas skaitās tas eko, un es esmu veģetārietis, mums tas viss dabiski bija. Es atvainojos, ja. Tagad visas šitās te, būšu skarbs vai neko, tās visas sektas, mums tas viss nāca no, jā, tagad būsim tādi, tagad neēdīsim to, visu ir jāēd, viss ir jāpaprovē, organisms ir jānorūd, un dažreiz ir gaļas, ir viss, un līdz ar to mūsu paudze, mēs bijām dārzā augām, ja, tur laukos un dārzā, ar to, un pārtika bija, 100 reiz labāk tajā laikā, mums no gotiņas pat taisno piens, vai ne, un viss, un tā, līdz ar to tagad otra lieta, diemžēl, tie aparāti, ja, šitie te atrofē tev visas domāšanas spējas, jo vairāk tu esi viņos, jo vairāk tev arī es redzu, kad arī, tu pēc gaitas var redzēt talantu, ne tikai pēc, aizēju uz treniņu, tu redzi, kurš ir futbolam, kurš ir basketbolam, vismaz es tā redzu, kurš tur talantīgāk. Tagad jau arī var tu redzēt pēc gaitas, pēc kustības, pēc ātrumiem, tagad jaunieši arī, viņi šitā iet. Ja viņš šitā iet uz hokeju viņam, ja viņš iet šitā, tad volejbolā. Nē, es gāju, es biju maziņš, es laiku roku vicināju. Kā basketbolā? Basketbolā. Jā, basketbolā. Ar deju soli. Palaroku, jā. Bet mums aizliedz basketbolu spēlēt treneris. Es riktīgi uz to basketbolu biju fanāts, jo tāds alkonīts ir priekšā. Mums volejbolā ir savs nianses, ka tev vajag atvilkt un mauc. Kad tev alkonis aiziet priekšā, tas uzreiz tev jauda pazūd. Tā kā tur arī bija 14-15 gadi, ko mums atļāva, ja, un ko mums neatļāva. Tāpēc es dankoju visu laiku, zin kā. Atšķirībā no Uvija, viņš jau tur meta pa attālumu. Es gāju iekšā, es gāju zem grozu, viņš pa tālu. Labi, jo... Bet basīt arī džeki, kas šitā met ir tā kā viss kārtībā. Tie no volejbola atnākuši. Tu jau savu to treniņu metu, arī meta vienu roku šitā. Tas volejbola stilā, jā. Volejbola stilā, jā, āķis tā. Lūk, un tad īsumā, teiksim tā,
fiziskā ziņā es arī, teiksim, varbūt viņi ir atlētiski, tas pats NBA, 90. gadi un 2000, tagadējie, noliks es to Karlu Melonu, Šonu Kempu, ja? Tos džekus pret šitajiem, viņi neizgrūdīs mūsējie tagad. Es domāju, raksturā 90. gadu. Tagadēji ir atlētiskāks. Viņi varbūt ir augstāk lec, smukāk danko, bet es domāju, tavu krampa zem groza. Visi šitie te Meloni, Robinsoni, domāju, neieliks viņiem. Tad ir jāspēlē. Tad jāaicina jāspēlē. Tas tā, es domāju, tur viņi tādā jaudas ziņā zem grozā nekas nav mainījies, bet ko es gribēju pateikt, ka tām visām ierīcēm drusiņi tev atrofējās, gan tas fiziskā daudzpusība un arī tā kreatīvā domāšana. Jo mums ir tagad mūsdienās, cik novērojas A, B, C, D. Ja tu drusiņi izēji uz nestandarta situāciju, tad tur atkal radošums pietrūkst. Vidēji. Tā, bet jūs jau trenējat vairāk, tas tāda man no malas. Klau, šobrīd man liekas, ka tas jaunieks, viņš tur dzenās pakaļ, viņš redz tur Porziņus, tur Merzlīkinus, Ozoliņus un tam līdzīgi. Viņš viņus redz, vai ne? Kas bija tie jūsu, kāda bija tā jūsu domāšana? Vai jūs tur vispār apmēram, spēlējam basīt, kā būs, tā būs un kas būs, tas būs? Jo tajā laikā jau tā neglorificē tik ļoti, vai ne? Es baigi iesprints nebiju. Nebija, ja? Vispār absolūti mājās skatījos. Šobrīd, man liekas, vēl iespringst gan bērni, gan arī viņu vecāki. Vecāki vairāk nekā bērni, jā. Bet man tāda iespringuma nebija. Es skatījos pa Latvijas televīziju, te rādīja 6:30 un nekļūdos vienmēr Dinamo. Skatījos vienmēr hoķi. Skatījos to pašu volejbolu. Gan Auroru skatījos, gan radiotehniku skatījos, tad skatījos TTT un arī VF. Visas sports pārējais skatījos, reizēm vecāki man tur neļāva kaut ko vai tam līdzīgi, bet es tā būtās, pa šķirviņu tur skatījos. Viņas jau nebija tik daudz tā, lai, nebija jau pārsātināts, jā. Šobrīd jau ir visu šobrīd tu tik spied un visu pasauli, visu Eiropu. Tu dienu sēdē. Tu gaidi iepriekšējo dienu, rīt būs mačs, tu gaidīji to maču un tu viņu skatījies un baigi forši, bet man nebija tā, ka es tur fanātisks uz kaut konkrētu sporta veidu. Man nespied, man vecāki nespied ekspektācijas, nebija tādas, vai nevar tā teikt, ka nekādas, bet, pieļauju, ka man vecāki gribēja, lai es būtu vienkārši normāls džeks. Tā īsumā sakot, bet tad ir kaut kāds sportists vai kas, galvenais ir sūds. Sanāc viņiem ir normāls? Nezinu, tas viņiem jāprasa, Man pašam liekas, ka kā jā, bet, Tas ģimenei blakus jāprasa un draugiem. To pats sev tu tā baigi grūtā novērtēt. Jā, tev bija elka tāda izteikta elka? Man elku nebija, man noteikti, ka nebija, un es īstenībā ļoti maz interesējos tajā laikā par kaut kādu sasniegumu tur hokejā. Es vairāk, man savs bija tik svarīgs, kad man gribējās tā kā būt labākam. Es saku, es gribēju tajā būt labāks, darīt visu kārtīgi, lai attīstītu to savu. Realistiski man talanta kā tāda vispār nebija. Man bija vienkārši ieguldītais darbs par to, ka man ļoti patika. Man patika uzvarēt, jebkurā lietā. Ko es darīju, spēlēju. Tas droši vien jums te visiem ir raksturīgi. Tas man Jāna principā tas pats. Jā, tieši tāpat. Vienkārši, tu spēlē kaut ko, ja tu skrien treniņā un sprints rivoks un tev blakus ir, kas skrien tevi, nedod Dievs, viņš vinnēs tevi kaut vai treniņā, ja? Un tāpēc tu gribēji vienmēr būt labāks, ātrāks, un tas tev deva vairāk gandarījumu nekā kaut kāds skatīties, kā tur elks vinnē kaut ko. Ja? Tas bija. Un skolā, basītī, tur es saku, vienalga pagalmā kaut kur tu spēlē vienkārši uz uzvaru visu laiku. Un ko es gribēju vienkārši teikt, par tiem jauniešiem tagad, kas man dažreiz, neteiksim, kad aizskaitina, bet ko es dzirdu, kad dažreiz arī no vienas puses, vecākiem ir vajadzīgs tas profesionālais sports vairāk, bet ļoti daudziem vecākiem vispār sports nav vajadzīgs. Tu dzirdi, kad kaut kādās klasēs, mēs jau varam sportu vispār šonedēļ izlaist skolās, un tu domā, nevis tā, ka mums bija 2, varbūt 3 reizes sports nedēļā, tagad pat brīžiem saka, tur tas viens sports mazāk, nekas, mums vajag tur kaut kādas citas. Un tu domā, ka tas ir nedaudz nepareizi no vispārējā attīstības, ka tu vispār izslēdz. Mums tur neiet uz sportu, meitenēm ir atbrīvojums, viņām tur kaut kas, vai džeki tur neiet, viņi, šobrīd slimo, kaut gan bērnam, tu dzirdi tādas atsauksmes, ja, tur, mēs varam vispār izlaist, jo, viņš tāpat neiet uz sportu. Mums savu laiku nebija tādas izvēles, kad, tu vari neatnākt. Ja tev neatnākt, tad jābūt konkrētai zīmē no ārsta. 1, 2 cilvēki tur varbūt mēnesi izlaiž, ja, visi sporto. To jau negribēja izlaist, pats nemaz, vai ne? Nē, es kā negribēju, bet tu arī redzēji, ka tā klase negrib izlaist. Tagad es
dzirdu tur pusklasi sēž un izlaiž katru sporta nodarbību. Ja? Un vecāki, es saku, tas nav profesionālais sports, un tas nav tā kā vecāki ir ieinteresēti, bet tīri dienās, sporta stundās. Un tad tie vecāki, viņai jau nevajag iet uz to sportu, tāpēc, ka viņai nebūs nekas ar sportu. Tā ir tīrākā attīstība un veselības sev veselību, lai būtu labāka. Kāpēc neiet uz sportu? Ja ir skolā tas sports, un lai kāds viņš tur būtu, viņi kaut ko dara priekš attīstības. Pie Jāņa teikt, tā varētu pievienot, kad arī tieši pats pulsiņu basketbols ir, un tad nāk, čaļi trenējās un meitenes, un visi trenējās kopā, bet ir tā daži čaļi, kas varbūt tā talantīgi, kas varētu jau spēlēt, varbūt, kaut kur bišķiņa augstākā tā sportskolā, pulciņš ir pulciņš, un sportskola nevar salīdzināt. Un tad tie čaļi trenējās, un tagad mēs esam izdarījuši kaut kādas pamatlietas, ko mēs gribējām, un tagad tas fanpārts, tā uzspēlēsim mazliet. Un tā ko skolotāji vai treneri vienalga, kā viņi saka, es negribu spēlēt. Es saku, kā tu negribi spēlēt? Es saku, tur jau viss tā sāls. Es negribu, es labāk pamētāšu, es patrenēšu, padriblēšu. Un es ar šitos saskārēs, tas man tās pirmo reizi tādu, kā tu negribi spēlēt. Tieši otrādāk parasti uzreiz spēlēt, netrenējamies. Vai tagad nedēļas nogalē spēle, piemēram. Viņš jau notrenējies uz to nedēļu, tad sestdien, svētdien tiekamies. Spēles svētdien. Es negribu spēlēt. Es negribu spēlēt spēli, negribu braukt. Tas tāds bišķi tāds pie Jāņa teiktā. Nevar saprast, kā negrib uzvarēt, kā negrib vispār piedalīties, lai uzvarētu. Pēc kam tu trenējies. Ants, te kolēģi saka, ka viņi vairāk, tā darba augļi, vai ne? Tu biji vairāk talants, var teikt, vai ne? Nē, meitas, es malcu riktīgi bērnībā. Taču beidz. Es kā piecēlos ar laukos vai kaut kādu lauku darbi vai bumba, basketbols, hokejs bija mazāk, vieglatlētika, bola. Es visu laiku daudzīju, man bija bumba pie rokas. Siena bija, ding, daudzīja pret sienu. Grozs bija, izmet 200 metienus. Lec uz augstumu. Nē, tur bija pavisam. Bet par tiem talants un darbs. Ja? Teiksim, kad tu saskaries to profesionālo un to lielo dzīvi, kur visi citi pasākumi. Nē, te čaļi saka, viņam talants vispār nesot bijis. Uvis! Jā, man nebija. Nē. Talants, Lauris, tas ir talants. Viņš pilnīgi, es visu caur darbu, caur analīzi, caur gribēšanu būt vienkārši labāks un talants. Varbūt man talants bija fiziskie dotumi, tāda augstā ziņā. Dabiskie dotumi. Jā, fiziskie, dabiskie, tehniskie, varbūt kā Lauris tur piedzim. Ir tādi, kas virtuozi, Balderīši, Lauris. Bet par tiem elkiem runājot un tam līdzīgi, man nav bijis tā elku kults autoritāte. Manā skatījumā ir tā, ka manā apziņā neviens nav lielāks vai mazāks, sauc patīk vai nepatīk. Teiksim, es izēju, ir tur kaut kādi, vai spēlē pret Mihelsonu vai Eidu, man bija tā. Jūs neesat man labāki. Bet es negāju augstu. Es šito Valtam pateikšu. Viņš jau skatās. Es viņam pateikšu. Bet izaicinoši, man ir labākie veči pretīm. Tu izēji, man tas bija izaicinājums. Es nemācēju zaudēt. Sports iemācīja man zaudēt. Man tāpat kā jums kārtis, vienalga, kur lecam, es maucu. Man bija tā kā, tāpēc man neteiksim, ka autoritāte, man tā autoritārisms drusiņi nepatīk. Tu nevar skatīties mutē. Tu nevari, tev jābūt sev pašām manā skatījumā. Es biju sev pats, apziņā, es taisu Anša ceļu, nevis tur. Maikls Jordans man bija tā patika, tāpēc, ka viņš bija killers. Man bija tas killer instinkts, ja. Un no Latvijas Uļa man patīk, kā es biju Uļas fans, starp citu. Jā. Kaut kas kopīgs mums ir. Jā, jo Jānis jau bija aptauju pirms raidījuma uzlīdz tavu favorītu sportā. Es teicu, autoritātes man nav, bet es esmu fanojis pa Uļu. Kā pa cilvēku, kā pa labāko sirdi iespējams pasaulē. Ja? Tad Jānis Lūsis man bija, es trinu to, viņš bija no Matkulas, tad es tos šķēpus satrinu, no dārza paņēmu visus tos lazdu. Jā, un viņš no tā kalna metalējā, tur bija leģends, ka 300 metri viņš aizmet. Zin kā, tu uzēji tajā kalnā, tu no Matkals un tu met viņu, un viņš tev aiziet tur pāris sotak. Vienalga. Bet principā, jā, ka katram tie savi, neteiksim, varoņi jābūt. Ne autoritātes, bet no kā tu iedvesmojies. Teiksim, Uļa bija tad, kad vienkārši skaties, kad ir cilvēks runā, tu apklusti, jā. Lūsis
pa lūsu leģendas bija manā laikā 90. gado, vai ne? Un Jordans bija pirmais, kas, nu, tu redz, tas ir kā pipars. Tas ir tikai, tas ir mentāli jaudīgāks pa viņu, man liekas, neviens vēsturē nav pa Jordanu. Tur jūs savu, ko jūs gribat, jā, nu, Messi varbūt. Bet tā, es saku, tā salīdzinu. Man bija no dažādiem sporta veidiem, es liku sev, bagātināju sevi. 3 nepieminēja. 3x3. Kuri 3x3? Nu, nezinu, tu basketbolisti? Nu, tu teici, 3x3, tur un kaut ko māc. Tie jau kopā ar viņiem ir spēlēts ar lasmaņiem. Visiem. Tos arī viss. Jā, pūris čeki kandavas. Tos tai pūris turnīrā. Pūris sāk ar pūri. Citu Ulvejs Ramierēt līgā pagājušajā gadā uzspēlēja. 2. līgā 39 gadi bija, man uzaicināja Kristaps pie kandavas. Tehniskā piezīme. Izlaid man laukumā tehniskās 2 piezīmes un 1 rebounds. Uz 2 piezīmēm 1 rebounds. Tā kā... Nu, plus mīnus negatīvs. Un visu tagad, es atceros, tagad Felmans atnācis pie stūras viņiem, un es esmu ārā no sastāvu, sapratu, ka nav varējis. Bet, Pilnīgi loģiski. Pilnīgi loģiski, jā. Bet es apstījos, kā Raimonds vada kanda, būs baigi interesants čemps, starp citu reklāma LBL2, tur būs, jo Krūmiņš ir Jelgavā, nu, tur ir olimpiskie zelta čeki, tur ļoti labi tā līga mauc, saldus, Kandava, nu labi, man patīk. Tā 2. līga būs baigi labiem mačā. Tā kā tā, nu, tas tāds īsumā, teiksim, Elkanā nav varoņi un jāveido tas ceļš sev. Pašam katrs veido savu. Vecākiem mesiķis no jums, kā bijušiem sportistiem, un tā jūsu pieredze jums kaut kāda ir, ko jūs gribētu nodot vecākiem, bērnu vecākiem, kuru atvases sporto, ir aktīvi un tam līdzīgi. Viens tāds, varbūt, spilgts mesiķis šūgam no tevis. Atbalstīt to bērnu, cik vien iespējams. Bet nepārcensties noteikti, jā? Jā, bet tas atbalsts ir tā, lai viņš nav tāds, kā lai saka, atbalstīt bērnu, nevis pēdiņās atbalstīt treneri. Ar bērnu, tur nezinu, varbūt aizvest vai piecelt vai motivēt vai sekot līdz, lai bērns apmeklē tos treniņus un tam līdzīgi, jo, protams, arī bērniem, arī man vecākā meita vieglatlētikā un vidējā man BMX-ā bija kādu laiciņu, bet tagad vienkārši nevaram apvienot. Nu, kad mēs arī visu laiku cenšamies braukt uz treniņiem, atbalstīt, rēķinamies varbūt galvas, varbūt tās iedziļināmies tajā bērnā, ko viņš grib. Būt ar viņiem. Jā, būt ar viņiem kopā visu laiku un nevienā brīdī nespiest. Un nebūt tā, ka tur jābrauc tagad ar riteni apmēram un jābūt tur Mārim Štomerim. Nu, nē, tādam tur nav jābūt un vienkārši dara, kas jādara. Un nekādā gadījumā nelīst ar treneriem kaut kādās diskusijās, kā pareizi pedāļus jāmin vai kā pareizi barjeras jālec. Nu, tas nav mans profils, to es nezinu. Tā kā vissvarīgākais no manas puses būtu tas tāds visu laiku būt klāt, kā saka pareizi, un visu laiku balstīt jau uz priekšu. Jāni. Nu, sākotnēji līdzīga doma bija, ko pateikt, bet papildināšu un drusku savādāk papildināšu. Arī, teiksim, hokejā ļoti daudz, teiksim, tas pats šobrīd ļoti ātri tos bērnus ievelk hokejā, tā kā mazus, kad viņi mazi, un varbūt grib, lai viņi tur varbūt tās sāktu to hokeju ātri. Gribētu tos teikt, nesteidziniet viņus ar kaut kādu konkrētu sporta veidu izvēli. Sevišķi līdz 10 gadiem tiešām nesteidziniet. Netaisiet viņus pa profesionāliem jau līdz 10, 12 gadiem. Ja? Padomājiet, un pie tā runājot, protams, ja ir 5 bērni, ir grūti to izdarīt, bet ja jums, teiksim, ir mazāk, darbojieties kopā. Parādiet tam bērnam, kad jums kaut kādu citu sporta veidu, nevis to, ko viņš tur izvēlās. Protams, vediet un tā, bet ar bērnu spēlējiet arī citas spēles, darbojieties, parādiet, ka jūs kopā varat daudz ko citu darīt. Attīstīt to bērnu vispusēji un piedomāt pie tā, ja viņš tur nodarbojas ar futbolu, aiziet kopā paskriet. Ja viņš tur kaut kādu pingpongu uzspēlēt, tenisu uzspēlēt, labi, tenisu tur atkal grūtāk, tur vajag laukumu, bet badmintonu uzspēlēt mājās. Tos visus sporta veidus, kas vispusēji attīsta, lai tas bērns ir tur, saku, bumbu pamētājiet, volejbolu paspēlēt, attīst kopā, jo nevis vienkārši aizvediet viņu kaut kur, bet, kad ir laiks, protams, atkal jāskatās vecākiem daudz aizņemt, strādā vēl kaut ko, bet tas bērns daudz vairāk iegūs, ja jūs kopā kaut ko darīsiet ar viņu, un viņš vairāk attīstīsies kopā ar jums. Tāpēc darbojieties kopā.
Papildu jautājums radās tev trakākais, ko tu esi redzējis. Mēs te dzirdam, tu šobrīd vienkārši tiem jauniešiem aktīvi strādā, vai ne? Ko tu esi redzējis no vecākiem? Tas, kā nevajag darīt, pats trakākais kaut kas. Jo mēs dzirdam te no basketbola daudzus piemērus, ka tur vecāki kaujās. Tas ir bijis visu laiku, un tas arī bijis. Šobrīd tas vienkārši nāca uz āru, ja? Nu, tagad filmē, tagad tieši viss ir pieejams, bet agrāk arī vienam negrib saukt vārdu uzvārdu, bet arī, kas saistīts ar basketbolu bijis, viņam dēls spēlē basīt un joprojām spēlē, un viņš savulaik ir līdz, un nezinu, kasīties ar tiesnešiem, ar pretinieku komandas vecākiem, un tad vēl ar spēlētāju no pretinieku komandas, kurš netīšām viņa bērnam palicis apakšā kāja, kā met tur, piemēram, trīnīti netīšām, ka paliek kāja, tas izmežģīja potīt. Tagad tas tēvs skrien ārā, tagad sitīs tam pa gurķi, kas to kāja palicis apakšā. Nu, līdz tādām marazmām, un es to pats redzēju dzīvē, es domāju, no Dievs. Tā kā, tas visu laiku ir bijis, tas nekur nav pazudis. Tagad, es domāju, tagad ir mazāk. Noteikti, kad ir mazāk. Es domāju, ka jā. Jā, es arī gribētu teikt, ka man liekas, ir redzamāk, un tās sabiedrības domas tiek tik ļoti saspīlētas uzreiz uz to, kad tas agrāk bija daudz vairāk. Agrāk, ka mēs bijām Daugavas stadionā, tur katru spēli vecāki savā starpā ar pretinieku vecākiem kasījās. Tagad vienkārši tas tiek filmēts, jā. Protams, tam ir jāpievērš uzmanība. Nav divu domu, un tāpēc ir federācijas, un tāpēc ir grupas, kas to visu runā un kas izglīto tos vecākus, bet es domāju, tas noteikti ir mazāk nekā agrāk. Viss tur neapturēs, tāpat kāds trakais gadīsies. Jā, skaidrs. Jā. Par to, protams, informatīvais viss, tas lauks jāizpild, jādod, ir jāstum iekšā, jārāda. Nezinu, ja sodiet, nelaidiet iekšā vienalga kā. Jauniešu čempionātā aiz slēgtām durvīm. Patiesībā, kāpēc ne, ja? Varbūt ne gluži aiz slēgtām durvīm, bet, kāpēc? Domāju, ka sabiedrībai mazliet jāpaliek gudrākai un kulturālākai un jāpieņem kaut kādas normas. Mēs gribam kļūt labāk. Mēs gribam padarīt pasauli labāk. Kā mēs varam padarīt, kļūstot paši labāk? Nav jābaidās, mums jāiet uz priekšu. Es šaubos, vai Sāns izmainīšu, es domāju, ka nē. Bet var mēģināt. Nē, es domāju, ka kā vērotājs, tad bezcerīgi, kā uzraudzītājs. Kā uzraudzītājs, jā. Vienīgais, kas ir izdarīt, pats kļūst labāks, parāda Ansim. Foršs Džeks. Viņš tik tiešām Foršs. Arī Foršs Džeks. Es nezinu, jā. Tas būtu tas veicams. Ir tā mesiķis vecākiem. Vecākiem, es domāju, lai paliek treneru, kā saka. Treneri, ambīcijas varbūt drusiņi transformējam uz tādu reāli. Bet tās ambīcijas pa lielu vecākiem. Es domāju, tās ambīcijas, tas skats vecākiem uz kaut kādu zelta medaļu NHL, NBA drusiņi jātransformē uz tādu procesu, uz baudu, uz prieku, jo beigās visa dzīve ir tāds ceļojums, tēlēni runājot gan sportā, gan biznesos, gan skolās, un baudam ceļojumu vecāki. Tā ambīcija vairāk ir varbūt tam sportistam, ka viņš pats jūt, ka tu jaunietis saprot, ka tagad es būšu tā kā es spēlējuši Itālijā, Uvis spēlējuši tur Latvijas izlasē basketbolā, Jānka arī hokeja izlasē, tu to zini. Un teiksim tā, ka tiem vecākiem tā ambīcija ir drusiņa, tie zelta medaļas apžilbinošais skats ir jānomet malā, jo tas ir kaitīgs priekš tā bērna. Ja? Un tas, viņi jau to visu arī ļoti labi pateica. Teiksim tā, ka tas bērns tomēr ir ļoti tajā tīneidža vecumā, viņam tik daudz tie procesi, un ļoti uzspiedīs savu šito redzējumu virsū, nepiepildēt tos sapņus. Ļoti traki tie iznākumi ir beigās. To mēs varam teikt, bet tas ir atkārtošana, zināšana māte. Un vēl ļoti labi Uvis pateica par to, ka tagad bija tas hypes par tiem bērnu, par to vecāku uzvedību. Piedodiet, man agrāk, tieši tā bija, tagad, man liekas, žurnālisti uztais tādu haipu ķeksīšu dēļ, tagad ir problēma. Nav, viņa visu laiku ir bijusi, visu laiku ir bijusi interesanti, tāpēc mēs nevajag tagad spilnēgas pret telpu slēgšanu, skatītāji iesim atsevišķi no sacensībām. Kur tur mēs aiziesim? Mums tieši jāiet konfrontēt tās problēmiņas. Mums jāiet, lai izkaujāt, teiksim tā, ka, nevis lai izkaujāt, dažreiz vajag izkaujāt, bet tu taču zini, kurš vecāks, kurš treneris, kurš ir tas trakais. Taču to visu zinu, un tad viņiem arī piekodina. Strādā. Tāpēc netaisam kaut kādu kolku, neiedalam pa sētām. Tu tagad nevar nākt, tu kad aizslēgsim durvis ciet. Priekš kam mēs sportojam? Neaizliegt īsāk. Neaizliegt. Ejam, izējam konfrontācijā tām lietām, tām problēmām, un tikai tādā veidā viņas arī kaut kā risināsies.
Kaut kā tā. Jāizglīto vienkārši, bet galvenais arī, lai tās emocijas mēs saglabājam. Un arī, man ir vairāk no tā vecāka puses, lai arī gluži nav tā, ka tagad tas bērns trenējās, lai nav viņš tagad trenējās tikai trenēšanas pēc. Lai nav tā, pēc tam, es pat spēlēt nemaz negribu. Tā uzvara nav svarīga. Nē, tur ir atkal tas vidusceļš jāatrod, kad tos savus sapņus tur nesagrūst iekšā. Bet arī lai nav tā, ka, vienalga. Katram balva būs apmēram, tāpēc man tracina kaut kādas, skriešanas vai kādas sacensības. Tas nav par skriešanu, bet vienkārši, kur visiem tagad dod kaut kāds balvas. Bāc, nedodiet visiem balvas. Tas ir Amerikā, Uvi, jā, kad visiem. Tas ir visur. Jā, tagad jau noskrien maratonu, visi dabū medaļu, vai ne? Es tagad noskrēju, bet es domāju, ir tomēr arī kaut kāds vietas sadalījums. Labi, pirmā maratonā ne pirmās 3 vietas, nedaudz kaut kāds pirmās 30, piemēram. Tas tomēr daudz tie dalībnieki un tā baigi grūti trīniekā trāpīt. Gan jau kāds trāpīt. Būrē vinēt. 3x3 būrē labi močīt. Vinē, trīniekā viņš būtu. Es domāju, vairāk par to, ka ne katram, bet arī ne par augstu, ne par zemu. Skaidrs. Ko ar šo dūrienu? Es domāju, beigās labi atbild. Mazais. Jānim netrāpīja vēl. Nevarēja izdomāt. Zini, kā Žanis izdomās aizdoties atkal pie Kristapa kādā brīdī. Es domāju, ka lielisks sastāv laukuma spēlētāja loma būs šodien aizpildīja. Tu jau arī karjerā patiesībā bieži vien nāca, vai ne, uz mājiņu un bija kā sastais spēlētājs. Gan tā. Man īstenībā jau pat netraucē. Tagad ir daudz tādu, kuriem tas ir svarīgi būt tajā starmešu tajā starā iekšā, bet ir tādi, kas viņš saka, nē, es varu nākt augšā no mājiņas, es varu sākt, man nav būtiski. Bet īstenībā Jānim bišķi var iedurt, viņam paveicās, ka es nespēlēju hoķi, tāpēc, ka man ļoti liela saikne bija vai saistība ar hoķi. Savulaik Talsos jau mums tur Jānis jau zina, treneris Ziediņi noteikti zina. Tas ir kādu laiku atpakaļ, tas ir pats sākums. Jo augstāks esi, jo smagāk kristu tev sanāk. Nē. 2.14 slidām. Nē, pirmā problēma būtu tā, ka es biju vārdsargs. Ja tu man trāpītos tur. Otrādi nebija iespējas iemācīties slidot laikam. Es negāju tālāk, es būtu gājis tālāk. Tā būtu tā problēma. Pirmā problēma būtu palicis kā vārdsargs, otrais būtu gājis tālāk. Tad mēs vienā brīdī būtu satikušies. Kad tu būtu tā kā Ants 12-gadīgs pūrē močī, un man jau būtu kaut kādi gadi. Un tad es tev mīcītu, kamēr varētu. Tiktos es noraidīto soliņu. Tā kā abiem diviem mums paveicās šajā gadījumā. Tā kā viņš nomierināties. Eksiem paveicās, ka mēs visi esam sveiki un veseli. Jā. Zini kā, nezinu jau, kas notiks aizkadrā, bet Uvim mēs sakam paldies, un Tirdzniecības centrs Domina Shopping viņam saka paldies. Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Tev būs Uvi iespēja iegriezties arī kādā no Domina Shopping veikaliem. Tā ka tev neliela pateicība un dāvankart. Paldies. Un sakam tev vēlreiz paldies, ka izlīdzēji Žaņa prombūtnē. Un kas zina, kā Žanim jau tagad grūti būs tikt atpakaļ. Tad 2.14 sēž. Tu jau kāgat nezini. Žani, ja tu skaties šo epizodu, es domāju, ka nākam. Es tagad basīšu spēlēt. Tu sāc ar 1-5 džekiem. Viens spēle labi, otrs spēle labi, trešā labi. Tagad mainīs muļķīgi. Muļķīgi, tieši tā. Bet lai par Kristapu tur padraudzējās. Tieši tā. Tā kā viss kārtībā. Ko, kolēģi, saku jums visiem paldies par jūsu viedokļiem, stāstiem. Šodien Ants Smedens, Jānis Sprukcūvs, Helmans bija šodien kopā ar mani. Mēs tiekamies jau pēc 2 nedēļām. Visticamāk atkal citādākā sastāvā. Tā šai reizē saku paldies un tiekamies. Vislabāk. Paldies visiem. Vislabāk. Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk. Par pirti! Par pirti! Par veselīgu dzīvi! Par dzīvi! Par gardu ēdienu! Par gardu ēdienu! Vitautas 100 gadu dzirkstošu minerālvielu. Eksi sanāk Tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta